Labdien visiem! Jā, kā jau Sandis teica, es esmu Māris Lideks, Latvijas šķirnes dzīvnieku audzētāju savienības cilsdarbu speciālists. Un šodien tātad mums būs tēma par piena šķirņu govju cilsdarbu, plašāk varbūt tādā auditorijai, jo mazākās grupiņās mēs esam runājuši diezgan bieži, bet konkrēti šodien būs tēma par izmaiņām sarkano šķirņu govju audzēšanas programmām. Un tātad nerunāšu varbūt konkrēti visu programmu kā tādu, jo es ceru, ka jūs visi esat iepazinušies, esat lasījuši viņu pamatprincipos, bet ir svarīgi zināt ar tām izmaiņām, kas pavisam drīz stāsies spēkā, lai saglabātu arī turpmāk šķirnes nosaukumu dzīvniekiem, lai viņi nezustu, jo sekojošās izmaiņas varētu radīt šādas te situācijas, un tāpēc jums būtu jābūt lietas kursā. Šodien mēs uz to semināru esam aicinājuši galvenokārt divus likteņa lēmējus par šķirnes nosaukumu, vai nu dzīvniekiem, respektīvi tas ir ganāmpulka īpašnieks un speciālists vai mākslīgās apsēklošanas tehniķis, kas veic tieši govju apsēklošanu, jo tieši šajā brīdī izšķirās nākotnes paaudzes dzīvnieka šķirnes nosaukums. Tātad kādus vecākus mēs pārojam savā starpā, tāda arī būs šie pēcnācēji, izejot no šīs situācijas. Un lūk, tagad es mēģināšu pieslēgties prezentācijai. Un ceru, ka jūs tagad viņu redzat. Es palaidīšu uz lielā ekrāna tālāk. Tātad par šīm izmaiņām, kas būs tuvākajā laika posmā, jā, es atvainojos, ka es neatbildēju cilvēkiem uz jautājumu, par cik tad ilgi šī prezentācija ies no manas puses. Tas varētu būt aptuveni kādi 45 minūtes šurpu turpu. Bet galvenokārt akcentu liksim uz jautājumiem, kas radīsies, jo tas arī risināja situāciju un rod skaidrojums, kā tad rīkoties tālāk. Nu, tad atgriežoties pie šīm izmaiņām, jā, tad mums ir vairākas šīs programmas, kā jau es teicu, gan piena šķirnēs ir Holšteins programma, ir sarkanā šķirņa, un vēl trešā programma ir saglabājumām šķirnēm. Bet tātad šodienas akcents ir tieši uz sarkano šķirņu govju programmas, jeb mēs varētu teikt arī pamatā Latvijas brūnās šķirnes programma, kas mums ir pamatā, bet par cik mums Latvijā arī citas šķirnes, ja, un tās mēs lūk varam redzēt šeit, jo pašreiz esošā programma par sarkanajām šķirnēm ietver šādas te šķirnes. Protams, pamatā, kā jau es teicu, Latvijas brūnā šķirne. Un tagad varbūt kādai daļai nākas redzēt, dzirdēt salīdzinoši varbūt savādāku šo te terminu Latvijas brūnā vecais tips. Tas ir radies nepārāk sen, precīzi nepateikšu, bet varbūt kādu gadu iepriekš, jo bija jāizdala atsevišķi dzīvnieki, kuri varbūt ir šie vecā tipa dzīvnieki un nav varbūt izmantots šīs citas šķirnes, un tad viņi ir atbilstoši vairāk šim vecajam tipam, kāds bija līdz 90. gadu sākumam, jo pamatā vairums šāda dzīvnieku ir atsevišķā programmā, kā es teicu, tas ir saglabājumā programmā, par šodien mēs par to īpaši nerunājam, bet ja būs jautājums, noteikti arī atbildēšu uz to. Tātad šeit govis, protams, varētu būt tādas, kas nav programmā šajā atzinumu saņēmušas, bet viņu izcelšanās ir atbilstoši šim vecajam tipam, un tad arī attiecās bet vairums gadījumā ir tādas situācijas, kad šos buļļus mēs izmantojam no saglabājumās šķirnes, no Latvijas brūnā vecā tipa, arī šo jaunās paudzes govju sēklošanā. Un tur nekas nav nepareizs, tur viss ir kārtībā, dzīvnieki ir tīšķirnes ar šķirnes nosaukumu, bet par to tad runāsim varbūt arī nākamajos slaidos. Tālāk mums ir visiem jau sen labi zināmā Dānijas sarkanā šķirne, Angleras šķirne, Zviedrijas sarkanraiba, ar kuru nu, jā, mums arī ir daudzu gadu pieredze un rezultāti zināmi, kāda ir Aizšīras šķirne. Tad ir Švices šķirne,
Un te jūs redzat tādu ierakstiņu vai atzīmīti ar sarkanā krāsā datumu, līdz kuram tā kā viņa būs vēl spēkā esoša, bet par to mēs runāsim arī, tad, kad nonāksim līdz tam slaidam. Un Lietuvas un Igaunijas, jā, protams, viņas nav mums daudz, bet šad un tad pierobežā attiecīgajā kādreiz uzrodās šādi dzīvnieki, un viņi arī ir tādi paši kā mūsu Latvijas brūnā šķirne vai arī pārējās sarkanās šķirnes. Un ja kādam varbūt viņas ir, tad strādājot ar visām pārējām sarkanām šķirnēm kopumā, nekas tur nav atšķirīgs, jo viņas, kā jau es teicu, gan ģenētiski, gan pēc izskata ir daudz līdzīgas. Nu, tad šeit ir tāds, sākotnēji gribētu pateikt, ka mums nav vienas šķirnes nosaukums, bet ir šķirņu grupa, tātad sarkanās šķirnes. Visas šīs veido kopā. Un tas var būt tāds specifisks situācija, ja, kad nav vienai šķirnei rakstīts, jo pārējās šķirnes, kā Dānijas sarkanā, Anglera šķirne un airšīrs, ir ļoti neliels dzīvnieku skaits. Bet viņas pēc daudzām īpašībām, ģenētiskām īpašībām, eksterjera izpausmes īpašībām ir ļoti līdzīgas. Un tāpēc viņas ir apvienotas vienā grupā, un līdz ar to arī ir šāds pats princips ir senus gadus jau izveidojies Eiropas valstīs, kas arī paudzē šīs šķirnes. Jūs esat varbūt daudzkārt dzirdējuši, kad ir vikingu sarkanā šķirne, ja, kur apvienojās gan Dānijas sarkanā, gan Zviedrijas sarkanraibā un airšīra šķirnes, tad no Somijas, vienā audzēšanas programmā, un šie dzīvnieki tāpat tās ir tīšķirne. Līdzīgi strādā arī Anglera šķirne, kas ir Vācijā, ja, kura arī izmanto. Un tātad šīs valsts, Latvija tā skaitā, plus visas arī Baltijas valsts izveidojuši Eiropā ir šādu vienu asociāciju par sarkano šķirņu goju audzēšanu. Un mēs tātad ar Latviju arī pieturās pie šī te principa izmantot no pārējām sarkanajām šķirnēm labāko vairs materiālu, un līdz ar to, tātad, lai aptvertu un neizslēgtu ārā dzīvniekus no šķirnēm, kas ir ļoti mazā skaitā, tāpēc nav tikai Latvijas brūnā šķirnē, bet ir sarkanajām šķirnēm, kas pēc savas, kā jau es teicu, īpašībām ir daudzkārt līdzīgas. Nu, lūk. Tad par Holšteinfrīzu sarkanraibo šķirni. Holšteinfrīzu sarkanraibā šķirne nekad nav bijusi sarkano šķirne sastāvā. Holšteini ir Holšteini, kā jūs zinat, viņi ir sarkanraibi, viņi ir melnraibi, bet tā ir Holšteina, un tā ir cita ciltsgrāmata, cita audzēšanas programma, bet visus šos pēdējos 30 gadus mēs viņus esam diezgan plaši izmantojuši, jo gan Švices šķirne, gan Holšteinfrīzu sarkanraibā šķirne bija paredzēta ar konkrētiem mērķiem. Un tad Holšteinfrīzu sarkanraibo mēs lietojām tāpēc, lai palielinātu izslaukumus, kas bija ļoti svarīgs rādītājs saimniekiem ekonomiskajā situācijā, jo viss bizness jau balstās uz to, cik mēs varam daudz slaukt piena, cik labi dzīvnieki, gan pēc eksterijas veselības un visām pārējām īpašībām. Un Holšteinfrīzu šķirne mums patiešām iedeva daudz ko labu, kaut viņa nav sarkano šķirņu grupas šķirne, bet viņa ar konkrētiem mērķiem, ar konkrētiem nolūkiem, tāpēc tika izmantot. Un tāpat arī Švices šķirne, ja, kuru mēs izmantojām, lai varbūt stabilizētu šos piena saturrādītājus, it sevišķi tauku vai olbaltuma saturrādītājus pienā, kāju stiprību, veselību, audzēs Holšteinfrīzu šķirni, jā, nu tas varētu kaut ko varbūt pamainīt, bet lai stabilizētu šīs te rādītājus, tad mēs lietojam šo Švices šķirni. Nu, lūk. Un tātad runājot par šo Holšteinfrīzu sarkanraibo šķirni, tātad vajadzētu lietot līdz šim vajadzēja lietot vismaz tādus, kuri ir diezgan tipiski, tātad vairākās paudzēs būtu sarkanraibā izcelsme, jo tas dod šo tipiskumu, jā, jo sarkanraibā šķirne tomēr atšķirās no Holšteinas melnraibā šķirnes, jo sarkanraibā ir mazliet spēcīgāka kaulu uzbūve, lielāki piena satura rādītāji, tātad tauku saturs un olbaltuma saturs pienā, un tas bija varbūt tas galvenais, kas bija mums varbūt vajadzīgs arī no šīs te šķirnes. Un līdz ar to varbūt arī krāsa. Ja jums lietojāt sarkanraibos Holšteinfrīzu sākotnēji tieši uz tīrajām Latvijas brūnajām šķirnēm, pēcnācēji teliņi tātad piedzima brūni bez šiem baltiem krāsas plankumiem uz apmetojuma, un viņi bija diezgan izskati līdzīgi savai mātes šķirnei, tad Latvijas brūnajai šķirnei vai pārējām no brūnajām šķirnēm vai sarkanajām šķirnēm. Nu, lūk.
Un tātad atkārtot šo te Holšteinas sarkanraibo šķirni varēja izmantot tad, kad jau ir bijis iepriekš lietots kāds no sarkanajām šķirnēm. Tātad šo šķirni mēs izmantojam no cilsdarba terminoloģiju kā asins pieliešanu, jā, bet asins pieliešana jau skaitās kā tīraudzēšanas metode. Bet šeit, cik es teicu, ka tas ir specifisks jautājums ar konkrētiem mērķiem, ja tad mēs viņu izmantojām varbūt programmā vismaz paredzējām izmantot kā asins pieliešanas etapu vai posmu šajā Latvijas brūnajā uzlabošanas procesā. Bet dzīvē iznāca tā, ka viņi izmantoja diezgan intensīvāk. Bet tad šie abi divi nosacījumi ir vēl šodien spēkā esoši, tad līdz 1. jūlijam 24. gadam, šim gadam, vēl 3 mēneši atlikuši, nekas nepareizs nav, ja jūs arī viņus vēl šodien lietojat un vēl šos turpmāk 3 mēnešus, bet tas ir tāds kā aizejošs jau etaps, jo tagad mēs runāsim turpmāk par to nākamo posmu, kas būs pēc šiem 3 mēnešiem. Un tātad visi dzīvnieki, kuri ir bijuši holšteinfrīzu vai švicas šķirnes nosaukumi, jā, tad viņi iegūst, protams, tādā kārtībā, kāda ir noteikta Lauksaimniecības datu centra vadlīnijās par šķirnes piešķiršanu pie dzīvnieku reģistrēšanas. Tam mēs arī pieskarsimies vēlāk, bet tātad viņi nezaudēja šķirnes nosaukumu, tā kā tas ir ar Holšteinas melnraibo šķirni. Tā ir nesalīdzināmi atšķirīgāka nekā Holšteinfrīzu sarkanraibā šajos pēcnācējos. Tātad pašreizējā situācijā līdz 1. jūlijam programma pieļauj gan Holšteinas sarkanraibo, gan šo švicas šķirni, un visi šie dzīvnieki ir uzskatāmi par tīšķirnes dzīvniekiem, jo es teicu, ka tas nav, vēlreiz uzsver šo momentu, ka tas nav tāds haotisks process, kas noticis, bet bija ar ļoti precīzu konkrētu mērķi lietots, lai mēs sasniegtu kaut kādus uzlabojumus Latvijas brūnās un pārējo sarkano šķirņu dzīvniekiem nākamajās paaudzēs. Tāpēc viņi bija arī ierakstāmi ciltsgrāmatas galvenajā daļā, un tur viss bija kārtībā. Tātad par šo šķirņu sastāvu, kas ir asinība. Tad, protams, tas ir rādītājs, kas dod informāciju par konkrēto šķirņu sastāvu. Vai nu tas ir konkrētā dzīvniekā, kuru mums ļoti kādreiz patīk analizēt un pētīt, un tas arī ir labi, bet arī šo asinību var pielietot, lai izvērtētu situāciju visā populācijā, visā kopumā. Lūk, un šeit tātad ir 2 posmi teles, kas ir mūsu nākotnes situācija, šodienas un nākotnes, jo teles drīz atnesties un būs kļūt par govīm, sāk pienu ražot, un arī jaunāks, kas mums būs nākamajā situācijā. Lūk, un šeit jūs redzat 2 ciparu rindas. Tātad augšā ir šķirņu apzīmējumi, apakšā ir vidējā asinība, kāda ir telēm, visa vecuma telēm, bet kuras ir sarkanās šķirnes. Te nav Holšteinas iekšā, bet tikai sarkanās šķirnes. Un skaidrībā izstāstīšu, tātad pirmā rindiņa ir vidējā asinība Latvijas brūnā, piemēram, 22%, bet apakšējā rindiņa ir 28% no visām telēm. Tātad nepilnai trešajai daļai tikai 22% šīs te šķirnes Latvijas brūnās vairs palikušas. Tāds pats princips arī ir par angļiem, dāņiem, zviedriem un NS, tātad Norvēģijas sarkanā, kas mums ienāk caur Zviedrijas sarkanraibo šķirni. Bet šodienas akcents tātad mums ir likts uz Holšteinas šķirni, Holšteinas sarkanraibo šķirni pamatā, kas bija pieļauta šajā audzēšanas programmā. Un te jūs varat redzēt, ka telēm vidēji visām ir 16,7% Holšteinas. Nav liels procents, protams, bet 2/3 no visām telēm ir šāds te saturs par sarkanraibo šķirni. Tad blakus ir mums Holšteinas melnraibā, jo sarkanraibā arī satur melnraibo, tad viena šķirne varētu teikt viņa ir. Un šīs Holšteinfrīzu melnraibā šķirnes caur sarkanajām šķirnēm, ja caur buļļiem, ienāk arī mūsu sarkano šķirņu goju populācijā, un te gan šis procents ir krietni lielāks, 43,3%. Un gandrīz varētu teikt, gandrīz vai katram dzīvniekam 96,6%, ja? Un ja mēs saliekam šīs te abas šķirnes, kas sarkanraibās un melnraibās pa Holšteiniem kopā, tad mēs varam redzēt gandrīz tuvu 50%,
gandrīz lielākai daļai, gandrīz 100% visiem dzīvniekiem ir šī te holšteinfrīzu asinība mūsu govīs. Protams, viņi ir devuši arī savus rezultātus, ko mēs redzēsim nākamajos slaidos. Tad blakus mums ir Švices šķirne, tad vidēji ir 16,4% šī asinība, bet trešai daļai tikai no visām telēm ir šāda rādītāja. Protams, tas nav liels rādītājs, bet ar mērķi, tad, kā jau es iepriekš minēju, mēs viņu esam izmantojuši telēs. Un citas šķirnes, protams, varētu būt tā jebkas. Mēs esam kādreiz izmantojuši arī džerseju šķirni, mēs esam simentājus izmantojuši, mēs esam arī izmantojuši gaļas šķirnes, kuras pēcnācējus arī turpina slaukt. Un viņi ir piena grupā, un varbūt tur viņi parādās, bet tā galīgi nav tāda nozīmīga daļa, tāpēc viņi arī pat nav īpaši nosaukta. Lūk, šī ir mūsu nākotnes šī situācija, ar ko mēs strādāsim sarkanajās šķirnēs. Bet kāda situācija tad ir pašreiz? Tās ir govis, un princips ir tāds pats, kad mēs šeit redzam šo asinību, vidēji kāds ir govīm. Un tātad Latvijas brūnā šķirne mums ir palikusi 19,13%, tuvu 50%. Tātad gandrīz pusēji no visām govīm mums ir ļoti neliela daļa palikusi Latvijas brūnā šķirnes asinība. Un tas pats arī par pārējām šķirnēm. Bet, lūk, tātad mūsu šodienas diskusija ir par šo te holšteinas sarkanraibo šķirni. Tad mēs šeit redzam pavisam arī līdzīgu situāciju kā telēs, kas īpaši nemainās, diezgan stabila. Tātad kopumā varētu teikt, ka ļoti daudz, gandrīz katrā govī mums ir iekšā liels procents šīs holšteinas šķirnes īpatsvars. Un tātad tas ir rādītājs un jautājums, ko tad darīt arī nākotnē ar šo, vai turpināt, vai arī izmainīt. Un Švices šķirne, protams, ja mēs paskatāmies situāciju, kāda ir govīs, tad gandrīz pusē no visām govīm 15% ir bijušas Švices šķirnes asinība. Ja skatāmies uz telēm, kas ir nākotnes situācija, tad šis rādītājs ir tā kā mazinājies, ir nedaudz mazāk, 44% un 32% govis, procentu saturu gandrīz līdzīgi. Tad tikai tas dzīvnieku skaits ir atšķirīgs un varbūt ar mazāku īpatsvaru ir telēs, kas varētu mums būt nākotnē. Piedodiet, vai nevar tās? Tātad šis jautājums un situācija, kāda mums ir šajās sarkanajās šķirnēs, bet, kā jau es teicu, šis ir tikai rādītājs, lai mēs izvērtētu, kas mums ir konkrētā ganāmpulkā vai konkrētā dzīvniekā un pieņemtu lēmumus, kā rīkoties turpmāk. Asinība neko citu vairs mums neizšķir vai neietekmē ne šķirnes nosaukumu, ne kādus citus rādītājus, bet tātad viņi ir šeit analizēšanas situācijai. Tālāk, kā tad mums ir ietekmējuši šie te rādītāji un šis daudzais šķirņu kopums visu mūsu sarkano goju populāciju? Tad pēdējos 10 gados izlaukums ir viennozīmīgi palielinājies. Tātad pagājušajā pāraudzības gadā mēs vidēji no visām sarkanajām šķirnēm esam izlaukuši 7000 kg piena, bet tas ir vidējais rādītājs, un tas attiecās par visām, kas ir pāraudzībā, tātad govis, kurām ir sarkanā šķirņu goju nosaukumi. Tad mums ir ganāmpulki, kuriem ir ļoti lieli izlaukumi, kuriem ir vidēji un varbūt mazāki, bet vidējais rādītājs ir šāds. Bet šī kopējā 10 gadu rādītāju līkne mums rāda to, ka šīs programmas, ko mēs esam lietojuši, un šie rādītāji un arī saimnieciskie apstākļi ir uzlabojušies, kas izpaužās mūsu goju produktivitātes rādītājos, un vidēji šis izlaukums ir pieaudzis vairāk par 1000 kilogramiem. Tas ir labs rādītājs, kā vidējais rādītājs visā populācijā. Tad ir pozitīva tendence. Tad mēs esam sasnieguši to vismaz virzienu, uz ko mēs esam gājuši, un tas ir arī svarīgs jebkuram saimniekam, saimniekojot savā ganāmpulkā. Un nākamais grafiks ir apakšā tātad piena satura rādītāji. Pirmā zilā līnija ir tauku satura līnija, un otrais sarkanā līnija, es teikšu, ir piena olbaltuma.
Un tad varam redzēt, ka šis tauku saturs var būt nedaudz ar tendenci tā kā mazinās, bet olbaltumu satura rādītājs ir ļoti Iedodiet, mēs neredzam slaidus. Tu slaidiņu pārslēdzi? Ne govīm trešo, ne tagad šos slaidus. Mēs, Māri, mēs redzam šķirņu sastāvs asinība, telesa govis. Ir pārslēgts. Mēs redzam 5. slaidu. Tā es slaidu numurus neredzu, bet tagad ir par govi produktivitāti. To jūs redzat? Līdz. Kas tad notika? Neredzam. Vai asinība? Jā, asinība, nu. Mēs esam šeit. Jā, līdz tās. Rezūmu. Es nospiedis pauze. Tā. Tagad jūs redzat šo izlaukums līkni. Tā, nu, kā jau es teicu, jā, jūs atceraties, tagad izlaukums mums ir palielinājies un vidēji par 10 000, bet tauku saturs ir nedaudz ar tendenci tā kā mazinājies, izlaukums ir liels, bet olbaltums saturs, kas ir ļoti raksturīgs šīm sarkanajām šķirnēm, ir ļoti stabils rādītājs. Jā, tad tas īpaši 10 gadu laikā nav pasliktinājies, viņš ir saglabājies tāds, un tas ir tām sarkanajām šķirnēm ļoti, ļoti svarīgs kritērijs. Tātad, lūk, šeit ir 2 pēdējo gadu labāko sarkano šķirņu goju pāraudzības rezultāti, kas mums redzami ir lauksaimniecības datu centrā, kur viņi publicē ražīgākās govis. Tātad 21. 22. pāraudzības gads mēs varam šeit redzēt tātad šīs visaugstāk ražīgākās pēc izslaukuma, jā, tur arī 17, 18 000 izslaukums. Šie te satura rādītāji, jā, nu, tendence pie tik lieliem izslaukumiem, nu, tomēr ir ietekmējusies un varbūt nedaudz pamazinājusies. Te mums ir jāpiestrādā tīri selekcijas ceļā, lai šo rādītāju stabilizētu atpakaļ, kāds ir raksturīgs sarkanajām šķirnēm ar pārējām, tātad veidojot šos īpašos pārojumus. Bet šis izslaukums ir absolūti līdzvērtīgs Holšteinas šķirnei, un šeit mēs nevaram teikt, ka šīs jaunā paudzes, šīs jaunās Latvijas brūnās govis būtu ar kaut ko sliktāks. Gan mēs redzēsim arī vēlāk eksterjeru, tātad tas arī ir līdzvērtīgs, jo šī Holšteinas šķirne mums patiešām iedeva ļoti daudz šī te pozitīvā rezultāta, lai mēs sasniegtu šos rādītājus. Un līdzīga situācija arī pagājušajā pāraudzības gadā, kad šie izslaukumi tāpat saglabājās ļoti lieli, un arī govīm šis mūža ilgums, jūs redzat, 4., 5. laktācija, ļoti daudz 3. laktācijas govis, kuras spēj šos lielos izslaukumus dot. Nu, šeit jā, gan ir ļoti kritiska situācija par piena satura rādītājiem, bet ņemot vērā arī pagājušās vasaras situāciju, kad nu, šīs govis varbūt, es pieļauju, ka lielā izslaukuma govis noteikti atradās skūtī un varbūt ēdināts tik varbūt sabalansētā veidā, bet nu, konkrētai govī sanāca tā kā sanācis ir. Es domāju, ka šeit varbūt tas ir konkrētās laktācijas rādītājs par šo zemo varbūt tauku saturu, bet govī ģenētiski tas īpaši varbūt nav zaudēts, jo viņai ir iekšā šīs spējas, mums vienkārši varbūt jāpiestrādā pie kaut kādas konkrētas situācijas, lai salabotu varbūt tīri no ēdināšanas viedokļa. Bet tātad, lūk, šīs govis spēja mums dot ļoti, ļoti lielus izslaukums, krietni daudz virs 10 tonnām laktācijā. Nu, lūk, un tagad par likumdošanu, kas mums nosaka, kā šīs visas cilsdarba lietas kārtot. Ir Eiropas Savienības regula, es parādīju šeit īso apzīmējumu vai nosaukumu, regula 2016/1012. Pilno nosaukumu jūs varat sameklēt internetā, ievadot šo te īso nosaukumu. Tas attiecās par tīšķiņas dzīvnieku audzēšanu un ar to visu saistīto pasākumu vai nosacījumu veidošanu. Un šī Eiropas regula ir izveidojusies tātad nesen, viņa 2016. gadu stājās spēkā, bija pārejas periods, kad mēs sākām Latvijā, tas bija 1. novembris 2018. gadā, kad viņa tieši sāka uzņemt savu darbības jomu un ietekmi.
Un šī regula tātad nosaka visām Eiropas valstīm, Latvijai tai skaitā, kā veidot šo visu nacionālo likumdošanu, mūsu tātad audzēšanas likums, dzīvnieku audzēšanas, attiecīgi izrietošana no tā ministru kabineta noteikumi un audzēšanas programmas, viss ir noteikti šajā lielajā dokumentā. Un šis dokuments bija nepieciešams tāpēc, ka katrā valstī bija kaut kādas savas specifikas, savas īpatnības, un viņas bija diezgan varbūt atšķirīgas, bet caur šo te lielo regulējošo normatīvo dokumentu visas valstis tā kā cenšas sakārtot šīs te lietas vienā izpratnē, vienā redzējumā, un līdz ar to tad šīs lietas daudz maz sakārtojās. Nu, protams, izjot tālāk, kā jau es teicu, no šīs regulas veidojās arī katrā šķirņu grupā atsevišķi audzēšanas programma. Nu, lūk, un tātad par sarkano šķirņu goju audzēšanas programmu runājot, starp regulu un audzēšanas programmu ir izveidojušies neatbilstības tieši par izmantojamām šķirnēm, jo regula nosaka, ka var izmantot un reģistrēt ciltsgrāmatā, tātad tīšķirnes sadaļā, pamatdaļā A, tos dzīvniekus, kuri priekšteči jau ir reģistrēti tajās pašas ciltsgrāmatas sadaļā. Nu, protams, ja mēs runājam par Holšteinas šķirni, ja, tad Holšteinas arī buļļus, kurus mēs izmantojām goju sēklošanā, bija reģistrēti Holšteinas programmā, Holšteinas ciltsgrāmatā, un tā ir cita ciltsgrāmata, tā nav vairs sarkano šķirņu, un tā ir tā neatbilstības veidošanās starp programmu, ko mēs tā kā gribējām panākt, šos rādītājus un ko nosaka regula. Bet šos Holšteinus mēs jau lietojam 30 gadu laika atpakaļ uzsākām, tad 90. gadu sākumā jau sākām lietot, tāpēc šī regula izveidojās pēc tam. Nu, šī programma jau bija iestrādājusies ar zināmiem rezultātiem, līdz ar to, protams, regula ir jāņem vērā un jārealizē šie te nosacījumi, un līdz ar to mums ir tā kā jāveic šīs te izmaiņas arī par šīm te šķirnēm. Nu, lūk, kā jau teicu, tātad regula tīšķirnes dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā pieļauj ierakstīt tādus dzīvniekus, kuriem ir sarkanās šķirnes izcelsme un nepieļauj, kuriem nav. Tātad tās mums ir šajā situācijā izejot tieši no mūsu konkrētās situācijas, kāda šodien mūsu audzēšanas programmā ir spēkā, tā ir Holšteinas sarkanraibā un Švices šķirne. Švices šķirne būtībā nav sarkano šķirņu arī grupas šķirne. Tā ir pasaulē ir brūno šķirņu grupa. Mums ir tikai tāda vēsturiska sakritība, ka mums ir Latvijas brūnā, bet pēc idejas mums vajadzēja saukties arī Latvijas sarkanajai šķirnei, jo ir Igaunijas sarkanā, ir Lietuvas sarkanā, bet vēsturiski izveidojies tā, ka tie, kas dibināja šo šķirnes nosaukumu, izvēlējās šo brūno, toreiz tas nebija varbūt saistīts ar kaut kādu pasaules šķirņu klasifikācijas nosacījumiem, bet ar vietējo situāciju. Bet pēc šķirņu iedalījuma Latvijas brūnā pieder pie sarkanajām šķirnēm, nevis pie brūnās šķirnes, bet Švices šķirne ir brūnā šķirne, un jūs esat arī dzirdējuši, kad ir Švices un Šveices brūnā šķirne. Viņas ir savstarpēji ļoti ratnieciskas šķirnes, vienas izcelsmes varētu teikt, tikai ar dažādām varbūt izaugsmes specifiku vai tām īpatnībām, bet tās ir brūnās šķirnes. Un varbūt arī vēl citas šķirnes ir iekļaujams šajā te statusā kā brūnajās šķirnes, bet par to tad nerunāsim plašāk, bet šīs te divas šķirnes būtībā nav sarkano šķirņu dzīvnieki. Ja runājam par sarkanajām šķirnēm, tad arī šeit, kā jau es teicu, nav viena šķirne, jo arī vikingi, kuri strādā vienā ciltsdarba programmā, un arī tīšķirnes dzīvnieki, viss ir, kurus reģistrē ciltsgrāmatas galvenajā daļā, tātad strādā kopā ar šīm te trijām šķirnēm, jo tās ir sarkanās šķirnes, tas ir audzēšanas programmā speciāli paredzēts, ko mēs gribam ar šīm te šķirnēm sasniegt no katras šķirnes kādus rādītājus, lai būtu labāki rezultāti nākamajās paudzēs. Un tātad tas ir mērķtiecīgs darbs šādā veidā virzīts kopā ar šīm sarkanajām šķirnēm. Un arī viņas tātad ļoti līdzīgas ir pēc daudzām ģenētiskajām un eksterjeru izpausmes īpašībām. Tā, un tad mums Latvijā vēl ir izveidota tāda organizācija, kas izvērtē šīs te audzēšanas biedrības, es teikšu, tātad izvērtē gan kādas ir šīs te mūsu izveidotās audzēšanas programmas, kāda viņa ir atbilstība kopumā ar visu šo te Eiropas likumdošanu, tātad ar regulas atbilstību,
Un šī komisija nokonstatēja, ka tomēr mums ir šīs te neatbilstības starp regulu, kas ir izveidojusies salīdzinoši jauna, tad nesen, un starp esošo te programmu attiecībā par šīm te divām šķirnēm, un tātad bija šāds te lēmums, ka mums tomēr ir jāveic izmaiņas šajās te audzēšanas programmās. Nu, tātad pamatojoties gan uz regulas nosacījumiem, gan uz organizāciju šīs vērtēšanas komisijas lēmumu, sarkano šķirņu goju audzēšanas programmā tiek veikts šīs izmaiņas. Un šis ir tas šodienas galvenais akcents, par ko mēs gribam jums izstāstīt, lai jūs būtu lietas kursā, kā rīkoties turpmāk, ja, lai patiešām nezaudētu šķirnes nosaukumu, lai nebūtu šie XP apzīmējumi dzīvniekiem. Un tāpēc ir noteikts pārejas periods. Un šis pārejas periods ir izveidots diezgan garš. Kopumā mēs redzēsim vēlāk par attiecīgiem laika posmiem, 12 gadu laikā uz priekšu. Un, lai nezaudētu to, ko mēs esam darījuši, lai nezaudētu šos te šķirnes nosaukumus, un tātad pirmais posms, kas arī ir šodien, jau mēs esam runājuši jau iepriekš, varbūt jūs arī kāds esat dzirdējuši jau no iepriekšējiem semināriem, kas mums ir bijuši pagājušā gada rudens pusē, varbūt arī šī gada sākumā, ka līdz 1. jūlijam 2024. gadam notiek šie informatīvie pasākumi, kā šis šodienas seminārs par Holšteins un Švices šķirnes turpmāko neizmantošanu sarkano šķirņu teļu un goju apsēklošanai. Ja? Par cik viņas ir no citām ciltsgrāmatām, viņas ir citas šķirnes. Mēs esam sasnieguši diezgan daudz no šīm abām šķirnēm. Tātad gandrīz, kā jūs redzējāt, pēc asinības sastāva ļoti liels īpatsvars katrā dzīvniekā ir sasniegt, tāpēc mums viņš arī pietiek, un tāpēc ir šie informatīvie pasākumi, lai jūs zinātu, kā rīkoties turpmāk. Protams, ja būs jautājumi arī pēc 1. jūlija, protams, jūs varat mums jautāt, un mēs skaidrosim situāciju tieši jūsu gadījumos, un jūs kā rīkoties tālāk, un ko tad darīt. Un otrais posms, tātad no 1. jūlija, ko 2024. gada, ko tagad varat jūs piefiksēt visi, kas ir saistīti kā ganāmpulku īpašnieki, kuri izvēlās audzēt, jo jūs esat arī aicināti šodien tikai tie, kas ir izteikuši vēlmi šo te programmu realizēt par sarkanajām šķirnēm, un arī mākslīgās apsēklošanas tehniķi, kas, kā jau es teicu, kā ir likteni lēmēji par šķirni, kāda būs tad nākamā, tieši apsēklojot šīs te govis, tātad piefiksēt šo te datumu, ka no 1. jūlija 2024. gada mēs vairs neizmantojam ciltsdarba nolūkiem sarkano šķirņu goju sēklošanai Holšteins un Švices šķirni. Tātad mums ir pietiekami labas citas sarkanās šķirnes, kuras redzēsim arī vēlākajos slaidos, kā strādāt, bet šis ir izšķirošais datums. Vēlāk būs arī daudz citi datumi, bet šis ir vienīgais. Ja šādu principu mēs ievērosim, visas pārējās lietas, kas iestrādātas turpmākajā pārejas periodā, kārtosies pašas par sevi automātiski un neradīs jums šīs te kaut kādas problēmas situācijas, vai arī tad, ja dzīvnieki zaudē šķirnes nosaukumu. Nu, lūk, un trešais posms tad, kad mainīsies šie nosacījumi par uzņemšanu ciltsgrāmatā. Viņi ir skaidri zināmi, bet pašlaik tātad mēs visus dzīvniekus uzņemam, kādi ir pēc pašreiziem nosacījumiem. Šeit jūs redzat reālās dzīvniekus. Tātad kreisajā pusē ir Holšteina Frīzes sarkanraibā šķirne un apakšā ir Švices šķirne. Labajā pusē ir Latvijas brūnā jaunais tips un apakšā ir tas Latvijas brūnā vecais tips, kas ir nosaukts. Nu, lūk, un šie Holšteins un Švices šķirnes dzīvnieki nav Latvijas dzīvnieki, un es speciāli viņus meklēju tādi, kādi ir ārzemēs, jo šādu ģenētiku mēs tieši caur buļļiem izmantojam savu vietējo sarkano šķirņu goju īpašību uzlabošanai. Nu, ja jūs tā paskatāties un ievērojat, ja, tad atšķirības ir gana būtisks izcelsme, eksterjerā pazīmēs, un varbūt šie ģenētiskie rādītāji izpaužās vairāk fiksētajos rādītājos, kādi mums ir datubāzē. Tos mēs arī redzējām iepriekšējā slaidiņā. Bet šeit, runājot par brūnajām govīm, mūsu vietējās izcelsmes, tātad govīm jūs varat redzēt šo veco tipu, kas ir atsevišķā programmā.
Un pamatā ir kādas govis, tā ir slēgta populācija, un tur neko citu nevar izmantot kā tikai noteikts, bet varbūt īpaši par to ne šodien. Bet tātad labajā stūrītī augšā Latvijas brūnā jaunā tipa govs, kura ir redzama ar to, kāds šis eksterjers ir mainījies, kā izskatās, un arī šie rādītāji, kurus redzējāt, kā jau es teicu, iepriekšējās tabuliņās. Tātad eksterjers ir krietni uzlabojies un it sevišķi saglabājot šīs labās īpašības no priekšteciem, no šī vecā tipa, ja tad stiprās kājas, lielo mūža ilgumu salīdzinoši, tātad izturība, veselība, jā, tas ir ārkārtīgi svarīgs rādītājs, plus no šīm te nespecifiskajām, kas nav sarkanās šķirnes, no Holšteinas šķirnes, mēs tagad ieguvām šos izslaukumus, un no Švicas šķirnes mēs stabilizējam rādītājus par piena satura rādītājiem, un arī, ja bija vajadzīgas kāju stiprību, tesmens formu, jā, jo Švicas šķirne ir kalnu šķirne, tātad pamatā viņi ir Šveices un Austrijas reģionu šķirne, kas dzīvo kalnos, dzīvnieki ir spēcīgi, izturīgi, un tas arī der mūsu situācijā. Lūk, tādas izskatās šīs te šķirnes, kādas mēs esam šodien lietojuši, un rezultātus, ko mēs esam sasnieguši. Tagad runāju tālāk par ciltsgrāmatu. Reģistrētajiem dzīvniekiem sadaļa nepazemināsies. Tātad viņi, kuriem ir gan šīs Holšteinfrīzes šķirnes vai arī Švicas šķirne, viņas paliksies tādas, kādas viņas ir, ja viņas ir reģistrētas ciltsgrāmatas galvenajā sadaļā, pamatdaļā, tad viņas arī tur paliksies, bet tikai tas izšķirsies viņu nākamajos pēcnācējos. Nu, un šeit parādās nākamais datums, kas izrietoši no šī 1. jūlija 2024. gada veidosies nākotnē. Tātad līdz šim 2027. gada 1. janvārim ciltsgrāmatām mēs vēl reģistrēsim pēc pašreiz spēkā esošiem nosacījumiem arī tam, kuram izcelsme ir Holšteinas un Švicis. Kāpēc ir šāds datums? Tas nozīmē tā, tas iziet no praktiskās situācijas. Ja pēc datumiem konkrēti, piemēram, govs apsēklošana notikusi 30. jūnijā, rezultatīvi grūsnība ir iestājusies, tātad dzīvnieks piedzimst pēc 9 mēnešiem viņa pēcnācējs, tas ir 2026. gada marta beigas, nu, aptuveni, nu, plus mīnus, kā nu sanāk, kuru brīdi. Un tad dzīvnieks vēl gadu aug, tas ir 26. gada atkal pavasaris, kad viņu varētu uzņemt ciltsgrāmatā, tad no 12 mēnešiem, bet nevienmēr uzņem no šiem 12 mēnešiem, tāpēc mēs esam vienojušies vēl par tādu mazliet papildus laiku līdz gada beigām, un sākot jau ar 2027. gada 1. janvāru, tad ciltsgrāmatā mēs reģistrēsim jau pēc jaunajiem, bet līdz tam, tad, kā mēs esam reģistrējuši šodien, tā tas arī notiksies. Ja būs šīs sēklošanas pēc 1. jūlija, kas tagad būs, piemēram, Latvijas brūnā ar Holšteinas vai Švicas šķirni, tur situācijas mainīsies citādāk, bet tas būs atkal izskaidrots nākamajos slaidiņos. Nu, jā, un tātad, kā jau es teicu, no šī 1. janvāra 27. gadā būs arī šīs izmaiņas dzīvnieku reģistrēšanas pamatdaļā A un papildaļā B. Tās būs iekļautas šajā te audzēšanas programmā. Mēs viņus jums varēsim tagad arī parādīt. Daudz maz, lai jūs būtu lietas kursā. Kas tur rakstīja? Un šīs izmaiņas tātad tieši kādas ir šajā audzēšanas programmā. Kas stāsies spēkā no 1. jūlija. Tātad šis 1. jūlijs 2024. gadā ir izšķirošais datums, kas notiksies. Un tātad audzēšanas programmā sastāv no vairākām nodaļām. Un 7. nodaļa ir tā, kas pašlaik jau ir kārtība audzēšanas programmas īstenošanā. Tur jau ir 28 punkti uzrakstīti, kā šīs programmas realizējums, kas darāms ganāmpulku īpašniekiem, kas darāms visiem pārējiem, kas ar šo programmu saistīti ir gan organizācijām un konsultantiem, lai šo programmu realizētu. Un šī sadaļa tiek papildināta ar 29. punktu, ka no 2024. gada 1. jūlija mēs sarkano šķirņu apsēklošanai neizmantojam Holšteinas un Švicas šķirnes buļļus. Tātad,
kā jau es teicu, šis ir tas izšķirošais jautājums, tāpēc daudzās vietās viņš ir izcelts ar sarkanu, un šīs ir tās galvenās izmaiņas. Un tad ir šī programma pēc 1. jūlija būs spēkā esoša ar sādu sarkano šķirņu sastāvu, tad bez Švices un Holšteinas šķirnes klātbūtnes. Pamatā visas iepriekš minētās šķirnes, jūs viņas tagad varat redzēt ekrānā, un tas ir jaunais sastāvs, kādu mēs turpināsim veidot nākotnes paudzes no šīm te sarkanajām šķirnēm. Tad arī šī audzēšanas programmā ir 10. nodaļa ciltsgrāmatas kārtošanas metodika. Nerunāšu pa visu sadaļu, jo tā ir diezgan paliela un diezgan sarežģīta lieta, ko speciālisti analizē un ar to rēķinās, reģistrējot dzīvniekus ciltsgrāmatā, bet par šīm izmaiņām. Tātad ciltsgrāmatai ir 2 daļas, varētu teikt. Īstā ir pamatdaļa A, un šajā A daļā būs šis arī pārejas periods, ja, kurā pamatojoties uz šo 6. punktu, kur ir sarkano šķirņu grupas sastāvs, 7. nodaļu, kāda ir audzēšanas programmas kārtība, un tajā ir tas 29. punkts, kurā ir noteikts, ka mēs strādāsim sekojoši tālāk. Tātad, kā jau es teicu, līdz 2027. gada 1. janvārim būs pieļaujams tēvs no Holšteinas, sarkanraibās vai Švices šķirnes. Ja kādam ir iespējas vai arī vēlaties šo te slaidiņu nofotografēt, jūs to varat izdarīt, jo tas būs varbūt tāds, kas ir piefiksējams, vairāk informācija. Un nākamais posms tātad atkal ir līdz 2031. gada 1. janvārim pieļaujams jau nākamās paudzes līmenis, mātes tēvs, nevis vairs tēvs, bet mātes tēvs no Holšteinas, bet tēvs vairs nedrīkstēs būt arī no Holšteinas, sarkanraibās vai Švices šķirnes. Un tad apakšā ir vēl lielāks laika periods līdz 2035. gada 1. janvārim, kad būs pieļaujams mātes tēvs tikai. Ja? Tad, protams, katra paudze nāk nost attiecīgajā periodā, nepieļaujot šīs te Holšteinas un Švices šķirnes tālāk izcelsmi šajos te dzīvniekos. Šie datumi varbūt liksies sarežģīti un daudz grūti atcerēties, bet, kā jau es teicu, ja jūs ievērosiet šo te pirmo nosacījumu 1. jūlija 2024. gadā un nesēklosiet vairs sarkanās šķirnes govis ar Holšteinas sarkanraibiem un Švices šķirnes buļļiem, tad šie visi pārējie automātiski sakārtosies paši par sevi, dzīvnieki nezaudēs šķirnes nosaukumu un viņu pēcnācējus varēs ierakstīt ciltsgrāmatas pamatdaļā. Tāpēc šis pārējais periods izveidots tā, lai nevienam nebūtu kaut kādi apgrūtinājumi, sarežģījumi vai situācijas, kas būtu varbūt nevēlams nākotnē. Pārējais periods ir diezgan pagarš, jā, bet tāds viņš ir, jo izmantošanas laiks arī nebija mazais, bija gandrīz 30 gadi, ka mēs šīs šķirnes izmantojām, un līdz ar to šī ietekme ir atstājusi, paliekošu varbūt tādu iespaidu, un līdz ar to mums tas tā kā jāņem vērā ir. Tad runājot par papildu daļu, arī šajā papildu daļā būs šis pārējais periods noteikts, un pamatojoties arī uz visiem šiem te iepriekš minētajiem punktiem un sadaļām audzēšanas programmā. Tātad tas pats 1. janvārs 2027. gadam būs pieejams tēvs no Holšteinas, sarkanraibās vai Švices šķirnes. Un te var atcerēties to, kad papildu daļā mēs varam ierakstīt dzīvniekus, kuriem pirmajā paudzē, tātad māte un tēvs ir no tās pašas šķirņu grupas, kuras mēs esam lietojuši. Mēs esam visu laiku lietojuši šos te sarkanraibos Holšteinfrīzus un Švices šķirni, līdz ar to līdz šim 1. janvārim, kā jau es teicu, dzīvnieka tātad grūsnības periods, izaugšanas periods un varbūt pirmās laktācijas sasniegšanas periods, tātad 1. janvāris, kad mēs vēl tā kā varam pieļaut šo te situāciju un reģistrēt šos te dzīvniekus, bet pēc tam gan vairs nebūs viņi reģistrējami. Šajā arī papildu daļā viņiem būs jāiziet cauri šai paudžu nomaiņas procesam, tad būs, kā jūs izvēlaties, vai turpināt uz Holšteinas, vai saglabāt arī Latvijas brūnās vai citas sarkanās šķirnes nosaukumu šajos dzīvniekos. Tātad šie te nosacījumi ir jāņem vērā
Un lūk, tagad par vadlīnijām. Vadlīnijas varbūt, kad ir daudz dzirdējuši, bet tas ir tāds arī dokuments, kas pasaka, kā tad dzīvniekam reģistrējās vai tiek piešķirts šķirnes nosaukums pie dzīvnieka apzīmēšanas brīdī. Un tātad ir speciāla komisija bija izveidota, kas izstrādāja šos te vadlīnijas. Tas bija mūsu, ja pareizi tā Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte pa jaunam, ja? Tad Zemkopības ministrija un Lauksaimniecības datu centra komisijas cilvēki, kas strādāja neatkarīgi pie šo te šķirņu nosaukumu izveidošanas, un arī turpinās varbūt ievies šīs te izmaiņas turpmāk, un tad šeit līdz, es nevaru pateikt, kurā datumā, tāpēc te rakstīts cik datumam, bet visticamāk, ka tas varētu būt, vai stāsies spēkā ar 2025. gada 1. aprīli, jo atkal jāņem vērā šis dzīvnieku grūsnības vai brīdis vai līdz piedzimšanai, ja, kad ir jāsāk piešķirt šie te apzīmējumi, kad tiks veiktas šīs te izmaiņas šķirnes piešķiršanā, bet tas arī tiks publicēts gan datu centra mājaslapā, parādīšu vēlāk, kur to varēs redzēt un lasīt un sekot tam visam līdzi. Un vajadzētu būt tā, ka pēc šī te 1. aprīļa 2025. gadā sarkanās šķirnes dzīvniekiem, kuri tēvi būs no Holšteinas sarkanraibās vai Švices šķirnes, zaudēs šķirnes nosaukumu un paliks ar XP apzīmējumu. Bet tas ir tikai tad, ja šie dzīvnieki, piemēram, būs, tīri teorētiski, piemēram, sēkloti 10. jūlijā. Ja, tātad, piemēram, Latvijas brūnā govs nosēklot ar Holšteinfrīzu sarkanraibo bulli 10. jūlijā, teliņš varētu piedzimt attiecīgi pēc šiem 9 mēnešiem, un tas varbūt pārsniegs to datumu, bet šis datums varbūt tīri nofiksēsies, vēlāk parādīsies, bet šis ir vairāk tā kā prognozējumais, ar ko tā kā vajadzētu daudz maz rēķināties, bet ja ievērosim 1. jūliju, tad viss būs kārtībā. Šeit ir šķirņu klasifikācijas schēma, vecā schēma, jauno schēmu skatīsimies esošajā vadlīniju saturā, bet kāda mums visu laiku ir bijuši. Tātad mums ir bijuši šīs te sarkanās šķirnes, kurās mēs esam iekļāvuši, lūk, visas šīs sadaļiņas, kurās arī bija Švices šķirne, kas ir aupu šķirne, kā jau es teicu, un Holšteinas bija tā kā atsevišķi, un neradnieciskās šķirnes arī atsevišķi. Bet par to, kāda situācija ir jau šodien, ja tad skatīsimies konkrētajā esošajā dokumentā. Nu, lūk, un šeit jūs redzat sarkanās šķirnes, ar kurām mēs jau esam strādājuši un turpināsim strādāt, lai sasniegtu kaut kādus labus rezultātus nākamajās paudzēs. Un šie dzīvnieki arī, protams, nav Latvijas dzīvnieki. Šie ir dzīvnieki no ārzemju mājaslapām ņemti, bet šos buļļus caur šo ģenētiku mēs tieši ienesam mūsu brūnajās vai sarkanajās šķirnēs šeit Latvijā. Un tāpēc jūs varat redzēt, kādi ir šie dzīvnieki ārzemēs. Mums ļoti daudz šādas govis jau ir Latvijā jaunās paaudzes. Un šeit jūs varat redzēt, ka parādās šie baltie krāsas apmetojumi uz ķermeņa govīm. Protams, raibums nav izšķirošais. Izšķirošais ir šķirņu salikums konkrētajā dzīvniekā, kā jau es teicu, tas veido šķirnes nosaukumu. Un visas šīs šķirnes ir 3 pamatā, kuras mēs izmantojam. Tad lielākā grupa, jā, vēl varētu būt arī airšīra, vai tie ir Kanādas airšīra vai Somijas airšīra, tas nebūtu tas varbūt būtiskākais, šķirne ir diezgan līdzīga. Viņu arī var izmantot, jo viņa pieder pie šīs šķirņu grupas. Un tātad dzīvnieki mums arvien vairāk tuviniesies pēc eksterjera un pēc piena ražošanas spējām, pēc tā, kā jūs redzat šīm te govīm, kādas ir šeit redzamas ekrānā. Nu, lūk, tā kā šī ģenētika izmantojama ir un nevajadzētu baidīties par to, ka mēs kaut ko zaudēsim, ja mēs neizmantosim Holšteinfrīzu sarkanraibo šķirni vairāk vai Švices šķirni, bet šie dzīvnieki arī ir ļoti augstražīgi, šādi paši milzīgi izslaukumi, kas līdzinās vairāk par 15,000 ģenētiskais potenciāls, jā, tad viņi var dot, jā, vai katram ir vajadzīgi šādi rādītāji, tas ir individuāls jautājums, bet ja nokārtojam un sakārtojam labu dzīvnieku izaudzēšanu, ēdināšanu,
Ģenētiski viņi var dot, un tiem, kam ir svarīgi šādi lieli izslaukumi iegūt, var šos rādītājus. Un mums Latvijā ļoti, ļoti daudz ganāmpulki ir sasnieguši šādus augstos izslaukumus. Lūk, tad par Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu saglabāšanu turpmākajās paudzēs. Kas tad būtu darāms? Vajadzētu visas mūsu brūnās šķirnes vai sarkanās šķirnes teļus un govu sēklošanai izmantot tikai sarkano šķirņu vaisas buļļus. Vai tie ir Latvijas brūnie, mums arī tādi ir, kas Latvijā ir dzimuši, daži pavisam jauni ir. Ja izmantosiet arī veco tipu, arī nekas nebūs nepareizs, nezaudēs šķirnes nosaukumu un būs tīšķirnes dzīvnieks. Bet tātad tikai sarkanās šķirnes, vai tie ir angļi, zviedri, dāņi vai aršīri, tās visus var lietot. Un šeit ir tagad viens no piemēriem. Piemēram, govs ir Latvijas brūnā. Sāksim izējas situāciju, ka viņi ir Latvijas brūnā govs. Mēs viņu nosēklojam ar Latvijas brūnās šķirnes bulli. Kā jau es teicu, viņi var BV nozīmē, tātad brūna vecais tips, ja? Vai arī šodienas jaunais tips, kas satur gan holšteinus, gan visas zviedrus, airšīrus un dāņus, ja, satur iekšā, bet viņam nosaukums Latvijas brūnā. Tad pirmo paudzi mēs iegūsim nosaukumu Latvijas brūnā, jo tas pēc vadlīnijām ir tādā kārtībā noteikts. Tātad šo te pirmo paudzi, telītu, protams, kad viņi ir izaugusi attiecīgajā vecumā, mēs atkal sēklojam ar tādu, protams, ne to pašu bulli, bet tādu pašu šķirnes salikumu, Latvijas brūnās šķirnes bulli. Atkal iegūstam nākamo otro paudzi, F2, tātad paudzi Latvijas brūnās šķirnes nosaukuma dzīvnieku telīti, kur atstāsim tātad audzēšanai tālāk. Un atkal savukārt to pašu procesu turpinam arī ar šo Latvijas brūno un F3 paudzē. Trešā reize, ja, kas ir vadlīnijās noteikts, tad 3 reizes pēc kārtas viena un tā pati šķirne izmantojam, saglabājās jau tēva šķirnes nosaukums. Bet par cik šeit tēvi ir visi no vienas Latvijas brūnās šķirnes, protams, Latvijas brūnās šķirnes saglabājās. Un Latvijas brūnās šķirnes nosaukuma saglabāšana varbūt arī zināmā mērā varētu teikt, ir tāds mūsu nacionālais jautājums, ja, ka mums ir sava šķirne Latvijā ar savu nosaukumu, jo katrā valstī tomēr kaut kas ir savs, un mēs varētu būt lepni, ka mums ir šīs Latvijas brūnās govis ar Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu. Protams, govis nedrīkst stāvēt uz vietas, ja, jo 2022. gadā Latvijas brūnai šķirnei palika 100 gadi, kā šķirnes nosaukums oficiāli tika reģistrēts, un tad, kā analizējot šo 100 gadu periodu, tad es varēju nokonstatēt to situāciju, ka tās govis, kas bija 100 gadu atpakaļ, 1922. gadā, bija pavisam savādāka izskata, pēc savādākas izcelsmes, ne tādas, kā viņas bija 1990. gadu beigās, ja, kad šis process mums ienāca, jau sāka veidoties šie te holšteinas šķirnes, un šīs 30 gadu vēl laika periodā vēl klāt, 100 gadu periodā viņas pavisam savādākas kļuva. Ja? Tātad tas ir pozitīvais moments. Šķirne nevar stāvēt uz vietas, viņai jāizaug, viņai jākļūst labākai, viņai jākļūst daudz piemērotākai mūsdienu saimniekošanas sistēmām. Tāpēc tas ir pozitīvs rādītājs. Lūk, šis ir viens no piemēriem, kā varētu saglabāt Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu. Un nākamais ir, lūk, šis piemērs, kad mēs varētu izmantot citas sarkanās šķirnes, piemēram, Latvijas brūnā govi, nosēklojam ar Dānijas sarkanās šķirnes bulli, kas ir pēc programmas nosacījumiem, iekaviņās arī norādīt citas šķirnes, kuras jūs varat izmantot, kā es teicu iepriekš. Tātad parādās pirmā paudze Latvijas brūnā, nekas nemainās, to pašu daram otro reizi, ar šo pašu Dānijas sarkano šķirni arī paliek Latvijas brūnā, jo sākotnēji bija, bet tas ir tikai 2 reizes. Bet, ja mēs gribam saglabāt Latvijas brūno šķirnes nosaukumu, mēs trešo reizi lietojam citu sarkano šķirni. Šajā gadījumā es parādīju Angleres sarkano šķirni, bet tikpat labi varbūt Zviedrijas, varbūt airšīra šķirne un arī saglabāsies Latvijas brūnās šķirnes nosaukums. Tas ir tikai pie tā principa, ja mēs gribam saglabāt šo te nosaukumu. Bet ģenētiski mēs šajos dzīvniekos ienesam šīs te īpašības, kādas ir radnieciskajās šķirnēs no Dānijas šķirnes, no Zviedrijas, no Angleres šķirnes, ja, šīs labās īpašības vai šo te labos rādītājus. Bet mūsu govis veidojās, un tad lūk izveidojās šāda te govs, kura ir Latvijas brūnā šķirne nosaukumu.
Tātad mūsdienīgs dzīvnieks atbilstoši mūsdienu saimniekošanas prasībām ar labu izslaukumu, ar labāku eksterieru, tātad varētu būt garākām kājām, it sevišķi tie, kas lieto šīs te mehanizētās vai robotizētās slaukšanas iekārtas, jā, kurām ir diezgan svarīgi, lai tesmenes forma būtu pareiza un laba, tad šīs jaunās paudzes dzīvnieki lūk ir izveidoti šādi, un mēs viņus varam ļoti veiksmīgi izmantot. Ja šeit jūs šajā otrajā piemērā lietot šo pašu Dānijas šķirnes trešo reizi, protams, tad pēcnācējs vairs nesaglabās Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu, viņš mainīsies uz Dānijas sarkano šķirni. Nekas nepareizs nav, šajā programmā strādāt tā var, un to var darīt. Šķirnes dzīvnieks būs ar nosaukumu, viņš būs tieši šķirnes dzīvnieks, viņu arī reģistrēs Cils grāmatas galvenajā daļā, jo viņš ir programmā paredzēts šāds process, bet ja mēs gribam veidot citas valsts šķirnes nosaukumu šeit pat Latvijā no mūsu Latvijas brūna, tad es teiktu, ka ātrākais process ir iegādāties no tām valstīm jau gatavus, jau izveidotus dzīvniekus, no kurām jūs jau varat iegūt produkciju, pienu un turpināt šo te uz priekšu. Nu, ja tas ir īpašs nosaukums. Bet, ja ne, tad mēs veidojam šo te Latvijas brūno govi jauno paudzi, kurā mēs saliekam visas citas radnieciskās un neradnieciskās sarkanās šķirnes īpašības mūsu jaunās paudzes govī, un mēs esam veiksmīgi ieguvuši šo te pozitīvo rezultātu, kādu jūs varat redzēt arī šajā te attēlā. Tas ir tas process, ko es gribētu pateikt, ka šeit nav būtiski svarīgi pielietot šo asinības rādītāju. Šis asinības rādītājs, kā es teicu, izvērtēt situāciju, lai saprastu, kas tur ir, bet ja mums viss ir kārtībā ar šo dzīvnieku, viņš ir ražīgs, viņš ir veselīgs, viņš ir dzīvo ilgu mūžu, un stiprs ir, tad mēs tā arī turpinām, un šis rādītājs mums varbūt nav tik būtisks. Ja mēs gribam uz kaut ko konkrētu iet, tad mēs izanalizējam pēc šī asinības rādītāja. Bet, kā jau es teicu un vēlreiz uzsveru, jā, tad asinības rādītājs neko citu nedod, kā vienkārši parāda, kāds ir šis šķirņu salikums konkrētajā dzīvniekam. Nu, lūk, tas ir tas, kā mēs varētu strādāt, saglabāt šo Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu arī turpmākajās paudzēs un būt viņai šim dzīvniekam progresīvam mūsu ganāmpulkos. Tad ir situācija, ko nevajadzētu darīt. Šis te attēls, tā kā bišķī traucējas, pacelšu viņu tā, lai jūs varat redzēt. Tātad, ko sarkanās šķirnes govis un teles nevajadzētu sēklot ar citas šķirnes buļļiem. Un, piemēram, tātad vairs pēc 1. jūlija, kas būtībā tikai pēc 3 mēnešiem, ja, tad tas termiņš nav tālu, viņš ir pienācis tuvu, bet, ja es vēl nepateicu iepriekšējā situācijā, ja jums vēl mājās ir it sevišķi švicas šķirnes buļļi, kuri vēl kannās stāv un gaida šo izmantošanas brīdi, tad to šajos 3 mēnešos jūs to vēl varat veiksmīgi paspēt izrealizēt, jums tur nekādi sarežģījumi neradīsies, bet pēc 1. jūlija noteikti to vairs nevajadzētu darīt. Bet šis piemērs tātad arī par sarkaniem holšteiniem, jo holšteinis jau jūs izmantosiet vienmēr, tas ir pietiekami plaši un daudz arī dzīvnieki, kuri ir ganāmpulkos abas šīs grupas. Tātad ir situācija ar dzīvniekiem līdz 1. jūlijam, kas būs pēc 3 mēnešiem, kā es teicu. Un, nu, lūk, un ja mēs šodien Latvijas brūno govi sēklojam ar holšteina sarkanraibo, tad iegūstam 1. paudzes pēcnācēju, kas ir Latvijas brūnā pēc šķirņu piešķiršanas kārtības. Tātad šķirnes nosaukums ir, mēs viņu varam ierakstīt A sadaļā, jo to audzēšanas programmas speciāli pieļāva, ja, ko es jums teicu, ka holšteina var būt jebkurā paudzē, tas nebija ierobežots. Tad šo teliņu, kuram jau ir holšteinas sarkanraibā izcelsme, mēs sēklojam atkal ar holšteinas, kas ir ļoti populārs situācija un diezgan daudz ir tā strādājuši, lietojuši. Mēs iegūstam 2. paudzi, kura arī vēl saglabā šo te Latvijas brūnās šķirnes nosaukumu. Arī to mēs varam ierakstīt A sadaļā un viss ir kārtībā. Un šis process jau neapstājās visos gadījumos. Viņš turpinās vēl ar vienu lietot holšteina sarkanraibo šķirni, tad 2. paudzi lietojam 3. reizi, tad 3. paudzes pēcnācējs jau maina šķirnes nosaukumu. Atceraties, ka 3 reizes pēc 3 paudzes pēc kārtas viena un tā pati tēva šķirne veido tēva šķirnes nosaukumu. Šajā gadījumā tas ir holšteina frīz sarkanraibā šķirnes nosaukums.
Un tātad, ja dzīvnieks mums tagad ir jāieraksta ciltsgrāmatā, tad mums viņš ir jāvērtē nevis vairs pēc sarkano šķirņu ciltsgrāmatas nosacījuma, bet pēc Holsteins, jo viņam ir Holsteins šķirnes nosacījums. Un te viņš ir neatbilstošs. Viņš neatbilstoši tikai tāpēc, ka viņam māte ir Latvijas brūnā, tēvs ir sarkanraibais Holsteinfrīzs, un viņam piešķirās N-burtiņš. Jo abiem diviem, gan mātei, gan tēvam, tā ir pirmā paudze, ir jābūt no vienas ciltsgrāmatas. Bet šeit ir dažādāk sarkano un Holsteina ciltsgrāmata, tāpēc tas jau šodienas situācijā ir neatbilstošs gadījums, kuru jūs varbūt daudzkārt arī redzat ciltsgrāmatiņās, kāpēc tā mūsu speciālisti ir atzīmējuši un ielikuši. Bet kas tad notiek pēc 1. jūlija šī gadā? Tātad līdzīgi pirmo reizi Latvijas brūno sēklojot ar Holsteinfrīzu sarkanraibo, mēs iegūstam pēcnācēju, kuram zūd šķirnes nosaukums, un viņš jau iegūs XP nosaukumu. Tātad vecākiem ir bijis šķirnes nosaukums, viņi varbūt ir sareģistrēti pamatdaļā, A-daļā, bet šie pēcnācēji zaudē tātad šķirnes nosaukumu, un ciltsgrāmatas sadaļā viņam telītē parādīsies N-burts. Neatbilstoši. Nu labi, šis process turpinās uz priekšu. Šo telīti sēklojam otro reizi ar sarkanraibo Holsteinfrīzu. Un tāpat tā saglabāsies XP nosaukums, jo nav vairs vēl tās 3 reizes. Trešā reize būs nākamajā paudzē ar sarkanraibo Holsteinfrīzu. Tad gan mēs dabūsim jau dzīvnieku ar šķirnes nosaukumu Holsteinfrīzu sarkanraibā, jo realizēsies tas pats nosacījums. Un šis nosacījums arī noteikti paliksies pēc 1. jūlija 2024. gadā, kad tās 3 paudzes ir vajadzīgas, lai mainītos nosaukums. Bet visas šīs paudzes iegūst neatbilstoši. Un šajā 3. paudzē arī kāpēc? Tāpēc, ka māte ir XP un tēvs ir sarkanraibais Holsteinfrīzs. Nav abi divi vecāki no vienas šķirņu grupas, kaut gan izcelsmē daudz. Vajadzīgi ir nākamā vēl paudze, kas ir 4. paudze ar to pašu sarkanraibo Holsteinu. Nu, ja jūs liksiet, varbūt šeit melnraibo Holsteinu nebūs tā problēma, jo Holsteins ir Holsteins. Bet 4. paudzē, protams, tātad viņam jau ir Holsteinfrīzu sarkanraibās arī šķirnes nosaukums un mātei ir. Un tad jūs varat viņu cerēt uz to, ka viņi ierakstīs ciltsgrāmatas papildu daļā B. Kā jau es teicu, vienāds ir šis šķirnes nosaukums. Tātad milzīgs laika periods, jo katra paudze aizņem gandrīz 5 gadus, tuvu 5 gadiem, tad 20 gadi, ja mēs gribam iet šo procesu cauri un sasniegt šos rādītājus. Tāpēc šo procesu nevajadzētu darīt. Tie, kas grib un strādāt, un nekāda iebildumi arī tam nav strādāt ar citu šķirni, kas ir Holsteins šķirne, ja, tad labāk ir iegādāties uzreiz tīršķirnes dzīvniekus nekā no vietējām citām šķirnēm veidot šo te šķirnes nosaukumu, kas ir Holsteins šķirne. Nu, lūk, tas ir tas process, ko nevajadzētu darīt turpmāk. Tālāk. Šito atkal likšu lejā, iešu uz nākamo slaidiņu. Lūk, šeit ir šī te sadaļa par ciltskartiņa, kurā jūs redzat tieši to, ko es jums stāstīju iepriekšā, kas arī šodien ir Holsteinfrīzs sarkanraibā šķirne. Tātad dzīvnieks ir jāuzņem ciltsgrāmatā pēc Holsteinas ciltsgrāmatas nosacījumiem. Tātad sadaļai viņam piešķirta ir N, neatbilstoši Holsteiniem, jo māte šeit redzam, ir Latvijas brūnā un tēvs ir sarkanraibais Holsteinfrīzs. Līdz ar to viņa pēcsadaļas dzīvnieks nevar būt asinība, mēs tur varbūt redzam, bet, kā jau es teicu, tas nav rādītājs, uz ko jāpievērš šajā gadījumā uzmanība, reģistrējot dzīvniekus ciltsgrāmatā. Bet šķirņu salikumam, kāda ir no tēva puses, kāda no mātes puses, tas ir tas būtiskākais moments, kas vienmēr mums jāņem vērā, un tāpēc arī šodien aicinātie cilvēki pamatā, kas ir mākslīgās apsēklošanas tehniķi vai arī ganāmpulki, kas veids konkrētu dzīvnieku apsēklošanu, ir ļoti būtiski izvērtēt šo situāciju, vai pēcnācējiem būs šķirnes nosaukums vai nebūs. Bet, ja nu govs ir jādabūna grūsne, tas ir ļoti svarīgs nosacījums, un viņa ir jādabūna grūsne. Var jau izmantot pēc vairākas sēklošanas arī
citas šķirnes, kas nav sarkanās šķirnes, un šo normālo ciklu dabūt, lai govs iekļautos gada laikā, tas būtu tas vēlamākais, ja nedaudz pārsniedz, bet lai viņš neaiziet ļoti garš un neaiziet vairāk par 400 dienām, 500 dienām, pat citam pat vairāk gadi govs nav tikušas grūsnes, un līdz ar to tas nav tas labākais process. Tad, ko darīt šo pēcnācēju, gan nevajadzētu atstāt audzēšanai. Ja? Kaut arī piedzimst telīte, ja? Tad viņu vajadzētu realizēt prom no sava ganāmpulka, bet neatstāt. Tas būtu tīri no cilsdarba viedokļa. Bet tie, kas nav iesaistījušies audzēšanas programmās un kas grib tikai slaukt pienu, un ražot un nesaistīties ne ar kādiem cilsdarbu, protams, tie var šo krustošanu veikt ļoti daudzos un neprognozējumos virzienos un iegūt tos rezultātus, kādi ir, bet tas nav šodienas jautājums. Lūk, šeit ir mūsu mājaslapa informāciju. Jūs redzat, tātad paskatīsim šeit, bet te ir mans kolēģu kolektīvs, kas strādā, un Ilze Liepa, kur jūs redzat centrā, ir cilsdarba speciālisti, kas reģistrē dzīvniekus cilsgrāmatā, te ir visi kontakti, mēs viņus varēsim redzēt caur mājaslapu. Un tieši, ja jums ir jautājumi, jūs varat zvanīt, jautāt, viņa noteikti izstāstīs konkrēti jūsu situācijā, kā būtu rīkojams vai kas darāms un ko tur darīt. Un savukārt pārējie, jā, jūs te mums katram ir pierakstīts, ar ko mēs te nodarbojamies, strādājam, un mūsu adresīte tātad ir cilsdarbs.lv mājaslapa, kurā jūs varat atrast visu šo te informāciju, kas saistās ar aktualitātēm. Konkrētajā šķirnē, mēs šodien runājam par sarkanajām šķirnēm, bet te arī būs par Holsteina šķirni, te būs par arī gaļas lielopu šķirnēm, te būs arī par visiem projektiem, ko mēs realizējam un daram. Tad šī informācija būs pieejama šeit. Lūk, tas man būtu viss par šo te šķirni. Un es gribētu teikt jums paldies par šo te veltīto laiku, ko mēs darām. Esam šeit, un mēs varēsim mazliet pāriet arī pakāpeniski pie sadaļas par jautājumiem, ko varbūt mūsu sekretāri kolēģi būs apkopojuši, un tad es centīšos atbildēt jums uz šiem te jautājumiem, jo arī šie jautājumi ir ļoti būtiski, lai risinātu konkrētās situācijas, iegūt vairāk zināšanas, tāpēc noteikti jūs būsiet čatā sarakstījuši šos te jautājumus un centīšos uz tiem atbildēt. Tālūk. Jā, Māri, jautājumu sadaļai mums ir šobrīd čatā 2 jautājumi. Tātad viens jautājums no Ineses Koļesņikovas. Ja meitai māte ir LB un tēvs ir HS, un meitai šķirne parādās LB, šai meitai turpmāk vairs nevarēs likt HS vaisalnieku? Kad notiks apsēklošana? Ja līdz 1. jūlijam viņi ir tādā vecumā, tad viss ir kārtībā. Pēc 1. jūlija noteikti ne. Jo ir piebildi, ir saimniecība vairākus gadus ar pārēju uz HS ganāmpulku. Jā, arī pēc tam. Tas, ja jūs turpināsiet sēklot Latvijas brūnās vai citas sarkanās šķirnes nosaukumu govis ar Holšteinas sarkanēviem, kaut arī jūsu mērķis ir iet uz Holšteiniem, pēc šķirņu piešķiršanas noteikumiem, ja viņi tie pēcnācēji dzims pēc 1. aprīļa nākamajā gadā, 2025. gada, tad šie nosaukumi zudīs, viņam paliks XP nosaukums. Kaut gan mātei Latvijas brūnā un tēvam ir Holšteins, tā kā es jau rādīju šajā te piemērā, ko nevajadzētu darīt. Tas nekas, kad jūs esat izvēli. Es nevarētu teikt, ka tas nekas. Jūs varat noteikti iet uz šo holšteinizācijas procesu, ja jūs esat izvēlējušies, bet tad jārēķinās ar to situāciju, kāda viņa veidosies šim dzīvniekam. Viņam nebūs šīs šķirnes nosaukumi. Ja būs sēklojums pēc 1. jūlija. Nākamais jautājums. Ja nākamais jautājums ir atsaucās uz 22. slaidu. Ja XP apsēklo ar dāņu sarkano vai kādu citu sarkano šķirni, process atgriezīsies atpakaļ? Process viennozīmīgi atgriezīsies atpakaļ, tikai būs zaudēts kaut kāds etaps, jo ir iegūts XP nosaukums.
To var darīt, jā, bet jāreikinās nedaudz ar kādu paudzi ilgāk, kamēr jūs atgriezīsieties. Bet, ja jūs esat izlēmuši atgriezties atpakaļ, šajā gadījumā XP sēklot ar Dānijas sarkano vai citu sarkano šķirni, tad tā arī turpiniet. Tad vairs gan nākamajās paudzēs nemēģiniet atpakaļ sēklot ar Holsteinu. Citādāk jūs netiksiet nekur uz priekšu. Viens būs solis atpakaļ, viens uz priekšu, un visu laiku jūs stāvēsiet uz vietu. Tāpēc būtu ļoti svarīgi pieņemt ļoti ilgtermiņā, lielā laika periodā, kādu virzienu jūs ejat. Jūs varat iet uz Holšteiniem, tad jūs rēķināsieties ar to situāciju, kāda būs pārējais periods, un jūs ar laiku iegūsiet šo Holsteinu šķirnes nosaukumu, vai turpināsiet saglabāt šo te sarkano šķirņu attiecīgās govs nosaukumu, un vai arī pamēģināt iet atpakaļ. Ja? Darīt var jebko, bet tikai katrai rīcībai vai lēmumam, kā jūs to darīsiet, būs kaut kāds savs rezultāts. Darīt var. Tā. Vēl kāds jautājums? Tā. Ir jautājums no Mārtiņa Sprogas. Tā, ja 2025. gada dzimušu telīti sēklos pēc 10 gadiem, vai viņa pēcnācējus reģistrēs ciltsgrāmatas A sadaļā? Ar kādu šķirni? Protams, ka reģistrēs. Ja viņam būs sarkanās šķirnes nosaukums, jāaiziet no tādas situācijas, vai Latvijas brūnā vai Dānijas sarkanā, un jūs būsiet viņu sēklojuši arī ar šīm sarkanajām šķirnēm, viņš būs sarkano šķirņu, ciltsgrāmatas galvenās sadaļas dzīvnieks. Ja jūs viņu sēklosiet pēc tam ar Holšteiniem, tad viņam zudīs, viņa pašam ne, bet viņu pēcnācējiem nebūs šis šķirnes nosaukums, būs XP, un tad jāaiziet šis process ir cauri atkal, kā jau es rādīju šajā 23. slaida sadaļumā. Tas ir pēc tam, lūk, šī tā situācija, kas veidosies pēc tam. Līdz 1. jūlijam vēl šie 3 mēneši, tā ir, lūk, kreisajā pusē šī tā situācija. Un pēc 1. jūlija ir labajā pusē situācija. Vēl kāds jautājums? Jā, Gundaga jautā, kā ar krustošanu ar gaļas šķirnēm vai drīkst, ja ķeļus nepatur? Jā, drīkst to darīt. Galvenais, kā jau es teicu, dabūt grūsnību. Arī jebkuras, tas pats attiecās, mēs nerunājam par Holšteinu šķirni, bet ir svarīgi dabūt govi grūsnu pirmajās 100 dienās, lielos mērogos teikot. Un ja jūs pirmās reizes nosēklojat ar programmas buļļiem, un jūs godīgi realizējat šo te programmu, un viss ir kārtībā, un nepaliek govs grūsnes. Jā, jūs varat izmantot arī gaļas šķirnes bulli, varat izmantot Latvijas zilo, vai simentāli, vai džerseita, jeb kādu citu šķirni, un govs paliek grūsni. Un tas ir pats svarīgākais. Tātad iegūt šo normālo ražošanas ciklu, bet šo pēcnācēju, kas piedzims, jūs nepaturiet ataudzēšanai. Jūs tāpat kā visus bullīšus, jūs noteikti realizējat, vai tās paņem Baltikaulis vai kaut kur citur jūs realizējat, tas ir cits jautājums, bet arī šādu telīti jūs neturat audzēšanai. Tas tikai nodrošināja, lai govī būtu normāls ražošanas cikls un vairāk itin nekā iziet no situācijas. Tas ir galvenais process. Nākamais jautājums, ja ir vēl. Ir vēl jautājums no Agritas Jansons, cik liels šogad būs maksājums par pāraudzības govīm? Tieši tāds pats kā pagājušajā gadā. Ja man tagad jāpasaka tieši ir uz cipariem, tad es varbūt varu par kādu eiro nokļūdīties, bet tieši tas pats, kas pagājušajā gadā, tik daudz, ka mēs esam saņēmuši provizorisku informāciju no lauka atbalsta dienesta, ka šis dzīvnieku skaits tomēr ir nedaudz lielāks nekā plānots sākotnēji bija paredzēts, bet tas ir laikam no piešķiršanas brīža, kad varētu būt proporcionāls nedaudz samazinājums. Mani kolēģi atrada 110 eiro varētu būt A sadaļas dzīvniekiem un 71 eiro par B sadaļas dzīvniekiem. Ja? Tur jāatskaita, protams, mazliet ir administratīvās izmaksas nost 1 eiro, bet tas nekādu lielu būtību nemaina. Tas varētu būt tā kā šajā gadā. Lūk, un praktiski visi saraksti ir sagatavoti, viss ir iesniegts lauka atbalsta dienestā, līdz ko būs viņi gatavi, tā arī šis maksājums notiksies. Un tie, kas ir slēguši šos te varbūt līgumus, varbūt, lai vēlreiz būtu akcents, līgums ir bez termiņa, kamēr valdība, jeb šajā gadījumā zemkopības ministrija piešķīrusi šo te atbalstu, tikmēr šis līgums, ko mēs esam noslēguši ar jums un jūs ar mums, vienkārši par šīs audzēšanas programmas realizāciju ir spēkā esošs.
Un tur tā kā nav jāsatraucās par to, ka jāpārslēdz tie, kas ir sarakstā. Tad es vēl parādīšu nākamos, kad beigsies varbūt šis jautājums par datu centrā, kur jūs varat redzēt šīs te lietas arī paši, lai pārliecinātos. Nākamais jautājums. Tā vēl ir jautājums no Gundegas Jubeles. Man ganāmpulkā ir gan HM, gan HS, gan LB. Vai tā drīkst būt? Jā, drīkst būt. Jums varētu būt vēl gaļasšķirnes dzīvnieki. Bet tikai Holšteini, ja nav svarīga krāsa vai sarkanraips vai melnraips, Holšteini ir atsevišķas programmas dzīvnieki. Pilnīgi atsevišķi. Un Holšteinis tur pat ļoti vienkārši strādā. Tā ir viena no vienkāršākajām programmām. Holšteinis nosaukums sēklojam ar Holšteinas šķirnes buļļiem. Tur, kur jums ir LB, tad, protams, tas nozīmē Latvijas brūnā, kas pieder sarkanajām šķirnēm, un jūs strādājat citā programmā, tad sarkano šķirņu programmā, par ko mēs šodien runājām. Un te nu jūs varat izvēlēties un pasūtīt šos te vaisniekus buļļus no attiecīgiem savas reģiona piegādātājiem, kas jums apgādā ar šo vaisas materiālu. Vai arī tad, kad jums taisa šos te sēklošanas plānus caur datoriem, konsultanti palīgi, tad arī šiem noteikti pasakat vēl piebilst, ka man ir situācija, man ir Holšteinas šķirnes grupas dzīvnieki un man ir sarkano šķirnes. Un lūdzu manu sagatavojiet šo te sēklošanas plānu šiem te diviem. Ja, jo tie cilvēki, kas gatavo šo sēklošanas plānus, redz jūsu ganāmpulku, redz katras govs šķirni. Un šos plānus var sastādīt, atzīmējot attiecīgās šķirnes. Tā kā jums ir ļoti vienkārši šādā veidā strādāt nākotnē. Un šeit jebkurš piegādātājs var sagādāt to ģenētiku, kādu jūs vēlaties, tā kā tas viss ir iespējams. Nevarētu būt jautājums, ja kāds teiktu, ka man tādas nav vai stacijas nesagādā. Stacijām tas ir pienākums, un viņas to arī labprāt dara, tur nav problēmas. Piegādāt visu to, kas jums kā ganāmpulka īpašniekiem ir izlemts un kas jums ir vajadzīgs. Nākamais jautājums. Jā, tā tad ir jautājums no Gunitas Sirmaces. Mēs ejam uz LB un sēkojam ar LB. Teica, ka 100% nevarēs iegūt, jo tās nav vecās LB. Šeit ir jautājums, vai jūs vēlaties veidot veco tipu, vai jums jau ir šis vecais tips? Tas ir jautājums. Jūs paskatāties cilts kartītē, kas jums datu centrā ir rakstīts. Augšā pie šķirnes nosaukuma jums ir uzrakstīts. Jums ir Latvijas brūnā vecais tips, un jūs esat saņēmuši no mūsu asociācijas vai organizācijas atzinumu, ka jums ir šīs te govis, tad jūs realizējat vēl trešo programmu, kā jau es teicu, saglabājamo govu programmu. Ja jums šāda atzinuma nav, un jums ciltskartītē parādās šis vecais tips pie nosaukuma, visi kārtībā, jūs varat strādāt, jūs esat programmā, jūs esat izšķirnes dzīvnieku sadaļā, ja atbilstoši ir izcelsme, un tad jūs varat turpināt ļoti uz priekšu, nekāda problēma nebūs. Ja jūs gribat veidot šos te dzīvniekus, tur, kur jums jau tagad ir izcelsmes daļā, piemēram, Latvijas brūnā, bet jaunā paudze ir iekšā Holšteinfrīs, sarkanreibais vai Švice vai Zviedris vai kaut kas cits, tad es teiktu, ka to nevajadzētu darīt, jo jūs iesiet atpakaļ uz dzīvniekiem, un mēs neesam paredzējuši veidot saglabājamo šķirni no jauna. Saglabājumā šķirnes dzīvnieki ir tādi dzīvnieki, kas ir neizmainīti sākot no 1990. gada. Jo tā ir slēgta populācija, tur ir noteikts vecā tipa tikai anglers un dānis pieļaujams, tur nedrīkst būt nekas cits. Un šajā gadījumā, ja jums ir jaunās paaudzes govs un jūs sēklojat ar Latvijas brūno veco tipu, ja, nekas nepareizs nebūs no sarkano programmas realizēšanas, bet viņu nereģistrēs tajā atsevišķajā programmā, kas ir par saglabājām šķirnēm. Jo tur šī izcelsmes daļā parādīsies kaut kas cits, un vai, piemēram, mātes māte vai 3., 4. paudzē varētu būt tas pats Holšteins vai kāda cita šķirne vai Zviedrs iekšā, kas nav saglabājamo šķirņu statusā. Un tāpēc varbūt šādus te iet atpakaļ nevajadzētu, lai veidot tieši programmas mērķiem dzīvniekus, bet lai ražotu varbūt dzīvnieks, kas ir izturīgi, kuriem ir labi saturrādītāji, kas jums vispār, jo jūs to darīt varat,
Viss ir kārtībā, kā jau es teicu, dzīvnieks būs tīšķins dzīvnieks, ja jūs sēklosiet šos govis ar Latvijas brūno vecā tipa buļļiem, un viss būs kārtībā. Darīt jūs to varat. Nākamais jautājums. Jautājums no Saivas Priedītes Rasas. Ja ganāmpulkā ir gan sarkano, gan holšteinu šķirņu dzīvnieki, vai līgumi jāslēdz ar abām asociācijām? Nē, mūsu asociācija strādā ar visām piena šķirnēm, gan holšteinas, gan sarkanajām šķirnēm. Tātad jūs šajā te līgumā mēs atzīmējat abas šķirņu grupas, abas programmas, holšteinas šķirne un sarkanās šķirnes, un jūs vēl varat audzēt trešo grupu, kas ir gaļas šķirnes, ja tāda vēlme ir, un arī tur var atzīmēt, bet jums varbūt ganāmpulkā vienā, par piena šķirnēm runājot, jums gan kopā var ganīties vai atrasties vienā ganāmpulkā brīvi holšteinas govis un sarkanās šķirnes govis Latvijas brūnās, tas, ka viņas kopā, kustās kopā, dzīvo, guļ un ēd, nekas nepareizs nav. Ir svarīgi, ka jūs realizējat šo te apsēklošanas programmu. Tātad holšteinus sēklojam tikai ar holšteiniem un sarkanās šķirnes govis ar sarkanās šķirnes buļļiem, ja, tad, kad programmā. Un tas ir tas izšķirošais moments. Tā kā jūs varat realizēt daudzas programmas savā ganāmpulkā, tikai piedomājot par situāciju, ar kādiem buļļiem mēs konkrētās šķirnes nosaukumu govis apsēklojam. Tas ir jautājums. Tā kā viss kārtībā ir, līgums nav jāpārslēdz, nav jāmeklē citas organizācijas, jo jums mēs sakārtosim gan cilts grāmatu, gan visus pārējos jautājumus, kas saistās un atbalsta maksājumus par visām šķirnēm, kuras, protams, atbilst šiem nosacījumiem. Tā, Gunitas jautājums ir, kas ir HS 90% un 10% krustojums? Tas nozīmē, ka divas paudzes var būt vairāk, divas paudzes noteikti, bet pirms tam jau iepriekš kaut kāda daļa vēl ir bijusi, kas tīri procentāli jums veido šos 90% holšteinas sarkanraibo šķirni, un šie XP ir bijis sākotnēji, piemēram, varētu būt bijis, kad māte ir Latvijas brūnā, apsēklot ar holšteinas melnraibo, tad ir XP nosaukums, un tas šito 10 daļu vēl ir saglabājusi jau šajā te konkrētajā dzīvniekā, bet viņš paliks mazāk un pēc nosacījumiem, ja pareizi pasaku tagad mazāk par 6,25%, tad viņš zūd, viņš pievienojās pie lielākās asinības daļas. Un nav, bet līdz, piemēram, 7%, ja būtu kaut kāds XP dzīvnieks, tad viņš vēl tur tā kā parādās tajā asinības daļā. Bet tātad tas nozīmē, ka jūs esat mērķtiecīgi gājuši uz holšteinas šķirnes varbūt nosaukuma veidošanu, bet asinībā parādās prieksteču kaut kāda situācija, kura ir bijusi kā krustojuma dzīvnieki. Tāpēc tas ir. Bet turpiniet, es šajā gadījumā teiktu uz priekšu, turpiniet sēklot ar holšteiniem, un jūs vēlāk dabūsiet. Jums jau nosaukums ir holšteinas šķirne attiecīgā krāsā, bet jums būs arī pazudīs, arī nākamajās paudzē kaut kad pazudīs pilnībā šis te nelielais daļš, kas ir XP% asinībā. Lūk, tālāk. Jautājums no Gundegas. Vai krustojot ar gaļas šķirni ir ierobežots skaits sēklojumu reizēm? Iepriekšējos gados teica, ka tā nemaz nevar daudz sēklot. Tā nevajadzētu darīt pamatā. Tas nozīmē, ja jūs apsēklojat kaut kādas problemātiskās govis, kuras nevarēja dabūt grūsnes ar gaļas šķirnes buļļiem, un jūs dabūjāt grūsnes, es teiktu, ka tas viss ir kārtībā, labs rezultāts, bet ja jūs, piemēram, es teiktu, piemēram, jums ir 30 laucamās govis, un 25 govis no 30 goviem jūs sēklot ar gaļas šķirnes buļļiem, tad es teiktu, ka jūs tā kā īsti programmu nerealizējat, jo jūs esat izlēmuši veidot kaut kādus krustojumus, jo visi krustojumi, kas ir piena šķirnes ar gaļas šķirnēm, ir tikai realizējami gaļā. Viņus pat pienam nevajadzētu turpināt atražošanai audzēt, jo gaļas šķirnes nav paredzētas piena šķirnēm. Tā kā tas nebūtu variants, bet katrā gadījumā izmantot grūsnības iegūšanai var, bet pēcnācējs, kā es teicu, vēlreiz uzsver neatstājam audzēšanai. Tā, jautājums no Alda Upenieka. Ja ganāmpulks pāriet uz holšteinas šķirni un šobrīd arī sarkanās šķirnes tiek sēklots ar holšteinu, vai ciltsdarba pieteikumā ir jāatsakās no sarkanās, ja sarkanās govis netiek izslēgtas no ganāmpulka, kamēr ražo?
varētu, jā, atzīmēt to, ka būtībā jūs jau esat izlēmuši šo te holšteinizācijas ceļu, ka jūs pāriesiet uz vienu šķirni, tā arī var darīt, un mēs to ņemam vērā, un nekādi pārmetumi tam nebūs. Bet pamatā jūs realizēsiet Holšteinas audzēšanas programmu arī caur sarkanajām šķirnēm. Ja? Tātad kādus vēl šos 3 mēnešus, jā, tad viss ir kārtībā. Pēc tam būs šie krustojumi dzīvniekiem, kuriem jums būs tā kā jāiet cauri, jo jums vēl būs govis ganāmpulkā, bet ne katrā gadījumā nevajag likvidēt šādas govis, ja viņas lauciet pienu, turiet cik vien vēl ilgi viņas dzīvo, viss ir kārtībā. Un tikai tas jautājums, ar ko jārēķinās, kāds būs šķirnes nosaukums vai dzīvnieku apzīmējums, kas dzims attiecīgos datumos pēc tam. Tā kā varētu šo te vienkārši padot ziņu, ja nekas nav jāpārslēdz, nekas nav jāmaina, ja vienkārši uzrakstīt e-pastiņā, ka jūs esat izlēmuši visus ganāmpulkus, tātad dzīvniekus realizēt caur Holšteinas šķirnes programmu. Mēs to izdarīsim, atzīmēsim un viss būs kārtībā. Tā kā darīt jūs to varat. Tālāk jautājums ir no Lāsmas Soboļevas. Piena šķirnes drīkst sēklot ar gaļas šķirnes buļļiem? Jā, man šķiet, ka mēs jau esam atbildējuši to jautājumu. Tas nekas, vēlreiz. Sēklot jūs varat, lai iegūtu normālu grūsnības ciklu vai piena ražošanas ciklu tikai šādiem mērķiem, bet, kā jau es vēlreiz teicu, uzsveru pēcnācēju neatstājam audzēšanai, ne gaļas šķirnēm, ne piena šķirnēm. Protams, to, ja dara, tad tas ir rūpnieciskās ražošanas princips, ja mēs ražojam produkciju. Ja? Tas ir kaut kas cits, jā, bet tas nav cilsdarbs. Bet sēklot varat, lai tikai dabūtu šo normālo ražošanas ciklu dzīvniekam. Tālāk, lūdzu. Jā, jautājums no Osmas Brūveres. Slēgtais līgums ar jums ir beztermiņa vai ir kaut kad jāpārslēdz arī? Jā, tad vēlreiz līgums ir beztermiņa, viņš nav. Kamēr vien ir Zemkopības ministrija izlēmusi nacionālu atbalstu piešķirt dzīvnieku audzētājiem, tikmēr šis līgums ir spēkā. Ja kaut kas īpaši mainīsies, tad būs atkarīgi paredzēts ministra kabineta noteikumos, bet šobrīd tas nav paredzēts, nav vismaz tā redzams, ka tas varētu tā būt, tas ir diezgan stabili, un līgums nav jāpārslēdz, viss mēs turpinām gadu no gada, kamēr jūs dodat kaut kādu ziņu, ka jūs kā ganāmpulku īpašnieks kaut ko esat izlēmuši vai gribat darīt mazliet savādāk. Tā, nākamais jautājums. Tā, čatiņā pagaidām jautājumi par tēmām nav, bet varbūt kāds vēlās uzdot jautājumu, ieslēdzot mikrofonu vienkārši Mārim. Varbūt tad droši vai paceliet roku, lai rindas kārtība. Jā, par prezentāciju vai par tēmu, kas apspriesta bija prezentācijā. Vai prezentācija būs pieejama vēlāk? Jā, prezentācija būs redzama mūsu mājaslapā, un tagad es gribētu aiziet uz to informāciju, ko jūs kā tagad varētu tīri redzēt no savas pozīcijas vai situācijas. Tad atveram vaļā šo te sadaļiņu. Un, ja bija jautājums par šo te mūsu mājaslapu, tad jūs vienkārši šeit ierakstat darbs.lv. Nospiežam, atvērsies lūk mūsu mājaslapa. Jā, šeit parādīsies dzīvnieki, viņi mainīsies, jā, jo mēs, kā jau es teicu, strādājam gan ar gaļas šķirnēm, gan ar piena šķirnēm, tad mūsu brūnās, un būs nākamais slaidiņš par Holšteinas šķirnēm, absolūti visām šķirnēm, un vēl 4. programma, tātad mums ir saglabājumās šķirnes dzīvnieki. Lūk, šeit ir vairākas sadaļiņas augšā. Šeit visticamāk pie aktualitātēm šajā te sadaļā, te jau ir daudz kā kaut kas cits ir bijis, varētu būt arī šī prezentācija, kur jūs varēsiet pārskatīt, izskatīt. Ja jums ir jautājumi, jūs noteikti varat zvanīt. Un šeit ir kontakti. Lūk, ko jau es rādīju prezentācijā, šeit jūs varat pie kontaktiem visus mūsu speciālistus redzēt. Apakšā ir galvenie akcenti, uz ko mēs tā kā strādājam.
Un tātad jūs varat šeit mums katram zvanīt, rakstīt, un tad mēs jums viņus izstāstīsim. Bet, ja par dokumentiem runājam sadaļiņu, ja, tad šeit ir audzēšanas programmas. Jūs šeit varat redzēt, es nevēršu viņus tagad vaļā, bet jūs varat redzēt šeit sarkano šķiņu audzēšanas programmu, kāda ir šodien spēkā, par ko mēs šodien runājam, par izmaiņām, kas būs pēc 1. jūlija šajā gadā, pēc 3 mēnešiem, tad būs šeit jauna mazliet redakcija ar tām akcentiem, par ko mēs šodien izrunājam. Te ir Holšteinas programma, kā jau Gaļas teica, un Latvijas brūnās ir saglabājumās. Protams, šeit arī ir daži normatīvi akti un iesniegumi, ja jūs gribat zootehniskos tos, un tad es šeit neiedziļināšanos, tas ir varbūt vairāk. Šeit ir saimniecību sadaļa, kurā var redzēt, kas realizē audzēšanas programmas pa sarkanajām šķirnēm, gaļas šķirnēm un gaļas šķirņu lielopu audzēšanas saimniecības un audzēšanas programmu rezultāti, jo mēs arī katru gadu publicējam, apkopojam, kā tad katrā no šīm audzēšanas programmām ir veicies, kādus rezultātus mēs esam sasnieguši, ja nu tāda informācija ir. Nu, lūk, tas ir mājaslapā, ko jūs varat redzēt. Bet tad nākamais, ko es gribētu parādīt, ir šī te sadaļiņa datu centrā, ko mēs varam redzēt. Un datu centrā ir visu šo te vietu labi zina. Neieejot iekšā, pirms autorizācijas sadaļas ir likumdošana kreisajā pusītē. Atveram šo te vaļā. Izvēlamies sadaļiņu nacionālā. Tātad šeit būs visi likumdošanas normatīvi akti, kas attiecās uz mūsu darbības sfēru, tātad lopkopību, un ne tikai piena, tātad ir likumi, likumu sadaļa, ir izrietoši no tā, ir ministrs kabineta noteikti par visām lietām, gan par dzīvnieku reģistrēšanu, pāraudzībām un visu jūs varat izlasīt. Tad ir sadaļiņa, kas attiecās tieši uz cilsdarba jautājumiem. Katram ir savs, es ceru, ka jūs daudz skatījušies, bet ja kādam ir jautājumi, jūs noteikti varat šajos te dokumentos arī atrast sev atbildes tos pārskatot. Un tad nākamā sadaļiņa ir cilsdarba programmas Latvijā. Šeit ir visu organizāciju un visu šķirņu audzēšanas programmas. Pirmā tad ir saglabājamo šķirņu programma par Latvijas brūno šķirni. Nākamās ir zilās šķirnes audzēšana, bet tad ir audzēšanas programma sarkanajām šķirnēm. Un te ir tieši tā pati programmiņa arī caur datu centra mājaslapu redzama, kas mūsu mājaslapā redzam. Tad tā ir viena un tā pati redakcija. Vaļā es viņu arī īpaši nevēršu, jo tas nebūtu šodienas varbūt laika tērēšanas jautājums. Holšteinas programma, un tas pats būs arī par citām organizācijām, par citām sugām, par citām biedrībām, bet pašā apakšā parulējot, ir diezgan tā aiziet. Kur ir pats pēdējais ierakstīns, ir zemkopības ministrijas kārtības. Un šeit ir tās vadlīnijas, kuras gan es centīšos atvērt vaļā un parādīt, kuras jums der pārlasīt, lai jūs izprastu šo te situāciju, kāda veidojās dzīvniekiem šķirnes piešķiršanas kārtībā tad pie apzīmēšanas. Kā jau es teicu, šo te vadlīnijas ir izstrādājusi komisija, neatkarīga komisija, ne no vienas organizācijas, lai nebūtu šīs ietekmes, tagad objektīvs lēmums. Šeit ir vairāki papildinājumi, grozījumi. Es ceru, ka arī būs nākamā gada laikā būs šīs te grozījumi, kas attiecās par tām šķirnēm. Šeit ir izskaidroti šie te termini, varbūt, ka tas arī nebūtu šodienas jautājums, bet vispārējie jautājumi, kā piešķirās šķirnes šie nosaukumi, bet visinteresantākais, kas attiecās varbūt mums, ir 3. punkts, lielopu šķirnes noteikšana un tās reģistrēšanas datubāzē. Šeit ir šie principi uzrakstīti, šie te varētu nedaudz pamainīties par sarkanajām šķirnēm, bet mēs šo redakciju skatīsimies pēc 1. jūlija, kas būs aktuāli, bet tagad vienkārši viņi spēkā esoši, tāpēc viņi arī datu centra mājaslapā nebūs mainīta, viņa būs šāda te. Un lūk, šeit ir tas jaunais šķirņu klasifikators, kuru mēs redzējām prezentācijā kā vecāko variantu, bet šeit mēs redzam šo te Latvijas brūnā veco tipu jau ietvertu iekšā un Latvijas brūno jauno, un viņš nav nosaukts, viņš ir palicis tāds, kā viņam bija šis nosaukums. Tātad visas šīs te ir sarkanās šķirnes, tēlā viens ir neietilpst, bet redzat, šeit ir izdalīti atsevišķi, vairs Šveices šķirne nav pie sarkanajām šķirnēm, bet pie augu šķirnēm, ar kopā ar Šveices brūno. Tie ir attiecīgi apzīmējumi, atsevišķa grupa.
Es gan nepajautāju, bet pārskatot šī gada rezultātus saimniecībām, kas ir slēguši mums līgumus, mēs īpaši neatradām, kad šajos saimniecībās būtu dzīvnieki ar švicas šķirnes nosaukumu, bet varbūt kāds, es pieļauju, ir, bet viņš ļoti nelielā skaitā. Bet, ja tāda būs vajadzība, mēs noteikti izveidosim švicas šķirnes dzīvniekiem atsevišķu audzēšanas programmu, un tā būs tīšķirnes dzīvnieku audzēšanas programma, jo tāpat kā holšteiniem, tur nebūs pieļaujams nekas cits. Ja ir dzīvniekam švicas šķirnes nosaukums, tad viņš būs jāsēklo tikai ar švicas šķirnes nosaukuma bulli, lai saglabātu tīšķirnes dzīvnieku, vai arī šveices brūnoni, bet tas būs varbūt specifiks tās programmas jautājums, par ko varbūt vēlāk varētu diskutēt un runāt. Nu, protams, attiecīgi atsevišķa programma, kā jau es teicu, ir holšteiniem, neatkarīgi no krāsas, bet viņa ir. Un attiecīgi visas pārējās šķirnes, pa gaļas šķirnēm, tas jūs varat paskatīties. Bet kas ir pats interesantākais? Lūk, šis ir tas algoritms. Jūs te varat viņu maz redzēt, es mēģināšu viņu kaut kā palielināt, lai jūs redzētu, kāds jau šodien ir spēkā esošs nosacījums, un, protams, šeit būs izmaiņas. Mēģināšu, viņš ļoti, ļoti apjomīga tabula, tāpēc viņa ir ļoti sīka, bet es tagad ceru, kad es uzliku tās pašu sākotnējo daļu, kur ir šķirnes. Tātad augšējā rindiņā ir tēva šķirnes nosaukums, un horizontālajā šķirnē ir mātes šķirnes nosaukums. Un te mēs tagad varam redzēt, kādus pārējumus mēs veiksim, un kāds būs attiecīgā lauciņā pēcnācējs ar šķirnes nosaukumu, vai viņš pazaudē šo te nosaukumu. Un kā jau es teicu, tātad švicas šķirne, lūk šī te sadaļiņa, tātad jebkuru šķirni sēklojot ar švicas šķirnes bulli līdz vēl 1. jūlijam, tātad viņš saglabā mātes šķirnes nosaukumu, ja nav 3 reizes. Ja? Tātad te viss ir kārtībā līdz, un tīšķirnes nosaukumu viņš iegūst tikai tad, ja ir māte un tēvs ir vienas šķirnes, lūk, tas ir šis te gadījums pa vidu. Pēc 1. jūlija, ja, kad būs šie sēklojumi un sākot jau ar nākamā gada pavasari, vajadzētu šeit būt izmaiņām, šeit vajadzētu parādīties XP, tāpat kā tas ir ar citām šķirnēm, kas nav sarkanās šķirnes, tas būs šeit, bet tas jāseko līdzi ir šajā te vadlīnijās, kā komisija, kad to pieņems, kad to izlems, bet tas ir varbūt tāds nākotnes situācija, kam ir jāseko līdzi. Tā kā šīs te ir pieejamas lietas, kas jums ir skatāms varbūt datu centra mājaslapā un ļoti labi izmantojams varbūt skaidrības rašanai, lai būtu šīs te lietas zināmas, kā tālāk strādāt. Nu, lūk, tas ir jautājums, ko es gribēju jums varbūt parādīt, varbūt par šo brīdi ir vēl uzradušās kaut kādi jautājumi, kurus jūs varētu īri iespēju izmantot un pajautāt. Droši tad ieslēdzēt mikrofonu, jā. Bet jā, Māris jau atbildēja, ka tātad ieraksts un prezentācija būs mājaslapā atrodams aktualitāšu sadaļā, tātad ciltsdarbs.lv. Nu jā, un, protams, ja šobrīd nav jautājumu, tas nenozīmē, ka viņi var nerasties nākotnē. Noteikti droši zvaniet, prasiet savu konkrētu situāciju, mēģināsim rast šo te risinājumu un sakārtot lietas, bet tātad bažām un kaut kādam satraukumam, ka kaut kas varbūt neizdosies nākotnē tie, kas grib audzēt šīs te brūnās vai sarkanās šķirnes, tāda satraukumam pamata nav, jo mēs izmantojam ļoti labu ģenētiku un šie rādītāji, kā jau es teicu, ļoti, ļoti daudzos ganāmpulkos un daudziem dzīvniekiem ir sasniegti. Katrs var izvēlēties savu līmeni, savu vajadzību, savu situāciju, piemērotību, un es domāju, tā kā strādāsim, lai arī tām turpmākajās paudzēs mums tomēr būtu šī mūsu Latvijas brūnā šķirne, jo viņa ir laba šķirne, viņa ir veidojusies, viņa ir pilnveidojusies, viņa ir sasniegusi labus rādītājus.
Bet tas nenozīmē, ka mēs varam neaudzēt arī citas šķirnes. Mēs, protams, varam audzēt dažādākas šķirnes savā ganāmpulkā, un viss ir kārtībā. Nekāda nepareizība nav. Tikai varbūt no cilsdarba viedokļa nevajadzētu sajaukt vai sakrustot tīri šķirnes kopā. Tad tas radītu tādu varbūt neprognozējamu situāciju, vai arī mēs varētu teikt, tas ir produkcijas ražošanas, varbūt kaut kāds princips, ka mēs varam ražot daudz piena, varbūt Amerikā arī tā dara, ja, kad Holšteinas dzīvnieks krustot ar jebkādām citām piena šķirnēm un iegūst sev kaut kādus mērķus nospraustus un realizē, bet pēcnācējs vienmēr cenšas iepūt atkal šķirnes dzīvniekus, lai turpinātu šo te procesu. Ja, tā kā krustojums ar krustojumu kopumā nedos varbūt to labāko rezultātu, jo tie ģenētikas pamati, kas nosaka šo te situāciju, un vairumā gadās situāciju, kad neizdodas, bet tas neizslēdz arī situāciju no ģenētikas viedokļa, ka kaut kas var izdoties krustojuma ceļā. Bet, kā jau es teicu, tas ir vairāk tāds produkcijas ražošanas virziens, bet nevis šķirnes. Un šķirnes dzīvnieki, kā jūs zinat, ir ļoti pieprasīti. Mēs nevaram nodrošināt to pieprasījumu, ko mums ārzemes pieprasa realizācijai, un ļoti daudz, un pat žēl, ka ļoti daudz Latvijas brūnās šķirnes dzīvnieki, kas ir prasīti tirguma, aiziet prom no Latvijas, nepaliek vairs Latvijā. Bet situācija tāda, kāda viņa ir. Tāpēc varbūt būtu aicinājums visiem audzētājiem, ne tikai sarkano šķirņu audzētājiem, audzēt teles, šķirnes teles, jā, ar nosaukumu, kvalitatīvus dzīvniekus, jo tas ir milzu biznesu un milzu papildus ienākumu parastai piena ražošanai, ja mēs varam teles pārdot par labu cenu. Jā, protams, atkarībā no tās tirgus situācijas, kāda konkrētā situācijā ir. Bet šīs teles, jā, tā tad vienmēr būs pieprasījums arī pēc sarkanajām šķirnes telēm, jo mūsu dzīvnieki ārzemēs, jā, tās pašas Uzbekijas vai Kazahstānas ir pierādījušas un atzinušas, jā, ka šie dzīvnieki ir ļoti labi izturīgi dzīvnieki un piemērot arī tās valsts klimatiskiem apstākļiem, tā kā šī ģenētika ir uzturama, pavairojama un ar viņu var ļoti veiksmīgi strādāt. Kāds vēl jautājums, vai tas varētu arī būt viss no mūsu puses? Varbūt kāds drosmīgais tomēr ir, kurš vēlas ieslēgt mikrofonu un kaut ko uzdot Mārim? Cerams, ka visiem ir skaidrs, jā, un es varu tad novēlēt veiksmi visiem, lai izdodas strādājot diezgan sarežģītā programmā par sarkanajām šķirnēm un par citām šķirnēm arī, lai jums ir labi rezultāti, lai jums veicās un uz kopēju sadarbību tātad nākotnē. Paldies, visu labu! Paldies visiem un uz saziņu!